Es gribu dingi. Kārtējā otrdienā, un mēs atkal esam Lava salū. Kur gan citur? Kāpēc es šodien? Jo es šodien gāju cauri mūsu raidījumiem un skatījos, meklēju. Tev apnika, ka esi sāk dingi. Nē, un tur visu laiku viens dingi. Tagad... Zemāk, kāpēc? Dingi. Tālāk tu. Bet tālāk es, jā. Šokar pie mums šeit bārā un pie jums jūsu mājās ir viesis. Viesis ir bijušais Latvijas volejbola federācijas ģenerālsekretārs. Ja? Kāpēc tu smajies? Bijušā volejbola kluba LASR menedžeris. Jā. Un tagad Latvijas futbola virslīgas izpildu direktors Ainārs Dakša. Es ceru, ka sarunas laikā viņš baigi mums Dakšas nespraudīs un atbildēs godīgi un no visas sirds. Jā, un pirmā lieta atveries, lūdzu. Mēs visi zinām šitos klasiskos, un man, starp citu, komentāros pateica, ka tu saskandini obligāti izdara. Mēs pirmo reizi saskandinām, un es jau sāku jautājumu uzdot. Tā nevajag. Nē, es patiesībā dzirdēju tādu teicienu, ja skandina nestās acīs, tad 6 gadus būs slikts seks. Par acīm, jā. Klausies. Čau, Aināri, beidzot arī čau. Mums mēs tevi saucām. Jā. Kāpēc tu negāji? Vēl nebiju gatavs. Tas ir liels izaicinājums. Tam jānobriest, Jā, nē, tā ir liela atbildība atnāk pie jums parunāt. Beidz. Tāds šubāra saruna. Jūs padzīvojuši kaut ko izlaikās par futbolu. Es domāju, ka šodien būs interesanti, jo mēs redzam Aināru Dakšu arī uz bāru. Viņš atnāk stilīgs, uzvalkā, gatavs sarunai, bet es domāju, ka tie, kas skatās intervijas LTV7, kas tur sociālos, kas viņš ir? Kas viņš ir, tas Dakša? No kurienes? Kāpēc viņš ir futbolā? Kur viņš ir? Jā. Kas tu esi? Parādījās tās pēkšņi Dakša un teica, make virslīga great again, bet no kurienes tu vispār esi? Rīznieks? Nē. Daugavpils. Daugavpils, ok. Tu gribi? Ko tu sēli? Daugavpils pirmā ģimnāzija. Mēs vienreiz braucām no vienas spēles un ar Edmundu kopā ar Anatoliju, un tad mēs konstatējām, ka mēs esam visi pirmā ģimnāzija. Pagaid, Edmunds, un es tevi pabrīdinu, mēs pārtrauksim tevi ļoti daudz. Edmunds taču ir no poļu skolas kaut kādas, ne? Nezinu, mēs runājam par pirmo ģimnāziju un taisījām vēl selfiju. Edmunds domāja, tā ir poļu pirmā ģimnāzija. Un vēl aprunājām skolotājus, kas ir bijušas vai kas nav bijušas. Tev ar Anatoliju bija kopīgi skolotāji? Ar Anatoliju, viena pat man liekas, ka bija. Bet tur tagad man vajag atcerēties. Bet es zinu, ka mēs nonācām līdz kopsaucējiem. Tā jau ir jāskolotājs līdz galam. Bet kopumā tā ir vidusskola, tā ir ģimnāzija, tad ir 2001. gads, tā ir Rīga. Universitāte, 1. 2. kurs. Cik tas, gadi? Kā man tagad? Jā. 40. Fū. Ok. Es domāju, ka tu jaunāks. Jā. Un principā tas, kas pieteikumā neparādījās, tad pēc būtības tur ir volejbola federācija un tur vēl ir Svetbanka. Vēl tajā laikā Hansa banka un tā, ka tur interesants. Tu bankieris biji? Es mācījos finanses, un tā vienā brīdī pēc pirmā gada volejbola federācija, tā, man bija jāpārkārto dokumenti, viss kaut kas pārējais, tad sapratu, ka varbūt tas sports tomēr nav priekš manis. Pat cik es tur bija kaut kāds 3. vai 4. kurs, tad es domāju, ka es iešu strādāt bankā. Okay. Tad es nostrādāju kādu pusotru gadu bankā, un tad mani uzaicināja mans jau no pirmā etapa paziņa no volejbola. Māris Vāvers tāds. Bet volejbols jau Daugavpils? Nē, volejbols bija Rīga, un tajā laikā tas saucās klubs Inčukalns, un tad mēs pēc tam no Inčukalna pārbāzējāmies uz Rīgu, un bija sadarbība ar Sporta klubu Rīga, respektīvi. Ja šobrīd mēs runājam par... Nē, tā bija īstenībā jā, tā jumta organizācija bija tā pati. Nē, tur bija... Hincenbergs bija Lāsē, tas bija... tas bija cits. Es Lāsē atceros, jo 49. dzīvoju, viņi spēlēja mājas spēles, un es sadraudzējos viņi arī daudz. Principā tajā laikā tas bija tāds savveida derbijs, Inčukalns un Lāse, un 3. vēl bija Ozolnieka Polijūras. Bet jebkurā gadījumā tas stāsts ir par to, ka mēs ienācām iekšā Rīgā no Rīgas rajona. Mums izveidojas sadarbība ar Sporta klubu Rīga, un tad zem tā Sporta kluba Rīga, tas par ko tagad runā, par to, kādā Rīgā jābūt sporta sistēmai. Jā, es ieteiktu atgriezties pie tā pašas pirmsākuma, kas bija vecos labos laikos pirms 7. gada krīzes, jo tad bija savulaik tas bija Sporta klubs Rīga, un viņš principā... Un apakšā basketbols, volejbols, hokejs, jā, tur bija daudz sporta veidu, tur bija apakšā iztaisīta sistēma. Un viens izpildirektors visam.
Jā, toreiz viņš pieskatīja visus sporta veidus, bet katrā no sporta veidiem, teiksim tā, bija savs ģenerāla menedžeris, kas tālāk ar to visu nodarbojas un rūpējās. Pagāja FK Rīga arī bija zem šī? Jā. Respektīvi, tur bija HK 2000, hokejs, TTT, basketbols. Kāpēc no šī atteicās? 7. 8. gada krīze, kad tur viss sāka samazināt, saīsināt, tad apgrieza visus budžetus un, principā, es nezinu, cik ilgā laikā, bet arī to sporta klubu pēc tam izformēja. Ok, bet Ainārs un sports Daugavpilī, ko tu darīji? Ainārs un sports. Mukina Urlā. Pirmajā ģimnāzijā spēlēja, mums bija tāds treneris Valters, un tad viņš mums... Mēs zinām, tagad mums konkurence tur vienā... Nē, tas nav tas. Tas ir cits. Bet mums parasti bija sporta stundas, un viņas parasti bija 2 sporta veidi - basketbols un futbols. Kur volejbols? Daugavpilīšu volejbols? Daugavpilī? Skolas sportā skolā nebija. Tā ārpus skolas neko citu nesportoja. Pārlaucot pāri, tev ir izskaidrojums, kāpēc Daugavpilī nav basketbola komandas. Vīriešiem vismaz augstākajās līgās, es neatceros. Nē, droši vien, ka tur jāskatās vēsturiski, kā tie sporti ir veidojušies, jo mums jau pa lielam, ja mēs paskatāmies par tādu Latvijas geogrāfiju, kur kas ir bijis, tas ļoti tādos vēsturiskos materiālos jāmeklē, kā vienkārši tās komandas veidojās. Daugavpilī bija volejbols, ķīmiķis, Dauvers, respektīvi tās komandas vēsturiski pie uzņēmumiem, tajā laikā pie tām visām rūpnīcām veidojas, un viņas tika veidotas. Tas tāpat kā Rīgā bija radiotehnikas, tur TTT, ASK, VEFS. Ainār, tu esi vecāks par mums, tagad es to uzzināju. Tagad tu varbūt zināsi, kāpēc Speedways ir Daugavpilī? Es nezinu, kāpēc. To droši vien no tālīm jāprasē. No kurienes? Nē, bet viņš jau kurā gadījumā viņš bija jau rūpnīcas sporta veids. Viņš jau arī zem Lokomotīvas bija tajā laikā. Kad es uzstāju, tad klubos baigs arī PSRS laikos bija Speedways? Jā. Okay. Tā, tas ir vēsturiski. Mums jau ļoti daudzās vietās, un tas īstenībā varbūt pat nav slikti, ka tie sporta veidi tādā veidā arī vēsturiski ir veidojušies. Mums jau arī šobrīd nav tā, ka gluži ka visās pilsētās un attīsta visus sporta veidus. Jā, bet pēc būtības, ja mēs tā atnākam, tā normāli apsēstos un padomāt tādā plānošanas līmenī, tas jau būtu forši, ka vienā pilsētā attīsta viena, otrā, trešā. Es gribēju teikt, ka labi, varbūt Rīgā ir iespējams visus sporta veidus kaut kādā. Bet mazākās. Bet tas pats. Nezinu, Ventspils, tur 30 vai cik tur tūkstoši iedzīvotāji. Būtu muļķīgi censties visu sagrābt. Bet cenšas, ne? Ventspils jau vēsturiski izveidojās, un tur tas virziens jau bija ļoti skaidrs. Man liekas, jau no pašiem pirmsākumiem, un tie 2 galvenie sporta veidi, kas gāja, viņi jau ļoti ilgu laiku gāja un ļoti arī lielu. Piemēram, tur volejbols. Es neesmu redzējis, Ventspilī no ziediem veidotu futbola komandu, bet tur ir bobslejs no ziediem. Bet lai veidotu volejbolu, vai tas ir basketbols, vai tas ir futbols, tur ir jābūt priekšnosacījumiem. Pirmkārt, ir jābūt treneriem un tradīcijām. Mēs paši zinām un saprotam, cik ļoti grūti jaunā vietā ir izveidot kaut ko jaunu. Tas prasa laiku, tas prasa resursus, tas prasa pacietību. Uzticību. Viss, un tādā momentā, kad tu zini, ka tev tur ir vēsturiski, tad jau tas pavisam savādāk, jo tev principā nav Daugavpilī pa volejbolu nekas nav jāstāsta un jāpārliecina. Jo tur viss saprot, ka tas ir ar tradīcijām sporta veids. Daugavpilī apmeklējums, ja tu salīdzinātu ar futbolu. Jo es tiešām nesakoju līdzi volejbolam. Kā ir? Tur iet cilvēki uz vietējām. Kas vispār tagad? Es atceros, DU Ezerzeme bija. Principā tas klubs, es tagad nezinu, vai tā ir tā pati juridiskā vienība, bet, jebkurā gadījumā viņš ir pārmantojis, un tā vienīgā komanda, kas tur faktiski ir bijusi, viņa šobrīd arī faktiski ir, ko Dome atbalsta. Vai tā ir tā pati juridiskā struktūra, to es nezināšu. Bet, Kandavas iela 17, pilsētas sporta skola, un tā zāle, kāda ir, tāda viņa ir. Cik tu pateiksi apmēram 300, 400 tūkstoši? Man uz pagājušās sezonas play-offiem vecāki gāja uz spēli un teica, ka zāle ir bijusi pilna. Cik tur 300, 400 skatītāji tajā zālē. Okay. Jā, tā ka viņa priekš tā līmeņa tur viņa bija pilna. Okay. Bet par tevi atgriežamies. Kāpēc volejbols tu līdz galam nepateici? Tu un sports, un tālāk tu strādāji ļoti ilgu laiku volejbolā. Kā daudzas labas lietas dzīvē notiek nejauši. Veiksme? Tas man bija bijušais klases biedrs, un viņam tēvs bija volejbola federācijas ģenerālsekretārs. Un vienkārši viņam bija vajadzīgs cilvēks, kas šodien mēs to teiktu, kas apstrādā datus, bet tajā laikā tad ienāca faks, ienāca rezultāti, vajadzēja sakārtot mapītes. Faksiem, ja?
Nu, tas jau bija 2000, kurš tur 1. vai 2. gads. Tur es vēl biju lapa. Atceries? Jā. Jā, tā kā, respektīvi, tur tagad to sauktu par datu apstrādi, tajā laikā vienkārši bija jākolekcionē faksi un jāliek un jānoreportē tālāk rezultāti, jāpieliek kopvērtējuma tabulas, un tas vienkārši kā studentam piestrādāt, tas bija principā tas pirmais. Līdz kam tev volejbolā augstākais amats tev bija? Nu, kā tu domā? Tavā vērtējumā? Nezinu, tur ģenerāls sekretāris. Ģenerāls sekretārs. Federācijā tu biji? Es biju federācijā ģenerāls sekretārs. Es to minēju, es nezināju. Es to pieteicu viņu. Nē, bet tas jau bija 2015. gads. Nu, respektīvi, tas volejbols stāsts, viņš jau arī dažādi tur vijās. Jā, Tad līdz 10 gadus tu biji riņķī apkārt visu kaut ko? Jo principā federācijas atpakaļ nonāca 2010. gadā. Nu, pēc tam visām pārmaiņām, kas tur bija Latvijas sportā kopumā, un tad es faktiski nonācu tādā veidā, ka mēs tie divi klubi. Tas interesantākais stāsts ir par to, ka mums ļoti bieži runā, ka tur vajadzīgs izveidot lielus klubus un lielas ambīcijas, un 2007. gadā Rīgā bija mērķis izveidot tiešām tādu izlases bāzes komandu volejbolā, un viņi arī faktiski izveidoja. Tu palāsi tagad? Lāsi, un viņi apvienojas ar Inčukolu, un toreiz arī sporta klubs Rīga kopā pienāca. Un, respektīvi, visi tur, kur bija naudas resursi ar vienu mērķi, lai izveidot tiešām izlases bāzes komandu ar tālajošākiem mērķiem arī, lai skatīties par sasniegšanu. Vilda treneris bija? Vilda bija treneris, Uģis Krastīņš, tajā laikā laikam pabeidza karjeru un arī atbrauca uz Latviju. Kur viņi spēlētu? Kur viņi spēlētu? Champions League volejbolā vai? Eiropas kausa. Tad tas pirmais mērķis bija sekmīga dalība Eiropas kausos, bet redziet, tas projekts vienkārši viņam nesanāca realizēties, jo tā gada, laikam, es vienmēr jaucu, vai 7. vai 8. gads, bet respektīvi tas gads, kad uznāca tā lielā krīze, viņa sākās, man liekas, 7. un viņa turpinājās 8. Bet es kā tagad vienkārši atceros to 7. gada decembri, ka mums vienkārši pateica, ka naudas vairāk nav, sezona kaut kādā veidā ir jāpabeidz, un pēc tam tālāk jau skatīsimies vienkārši, kas būs, kas nebūs. Ainar, no kā dzīvo volejbols Latvijā? Mēs visi uzskatām. Tad vai tagad? Tādu un tagad. Nu, labi, tādu un tagad. Tajā laikā UFA taču nav sava. Nē. Ja mēs runājam par klubiem, tad tajā laikā, principā, tas Latvijas čempionāta mugurkauls, viņš jau ir veidojis faktiski no šiem 3 klubiem. Un, principā, katram viņam aizmugurē bija kaut kādi sev atbalstītāji. Lāsa, Zemesards, tas ir piena kombinācija. Ir piena kombinācija. Tas bija Rīgas piena kombinācija. Tātad iekšlietu ministrija, Inčukalns, tas bija privāts sponsors un sporta klubs Rīga, Polijūrs, tas bija Ozolniekos. Jā, tātad arī tur bija pašvaldība un arī liels uzņēmums. Principā, ja mēs skatītos, mēs ļoti bieži un daudz kur runājam par to, ka mēs gribam, lai tā klubu sistēma būtu daudz, plašāka un viss kaut kas, bet mēs saprotam, ja mēs paskatāmies tādā, cauri tādām vēsturē, jā, mums principā visas komandas, kas kaut kur veidojušās uz kaut kādu rezultātu orientētas, tur tomēr vairāk vai mazāk vienmēr aizmugurē bijuši kaut kādi cilvēki, kas to visu vai nu ir veicinājuši, vai arī paši ir bijuši ar pietiekoši lieliem resursiem. Un, respektīvi, tajā laikā, tas bija laiks, kad arī Latvijā no ārzemēm atgriezās spēlētāji, jo algas šeit varēja maksāt kaut ko. Šeit varēja maksāt, un šeit arī maksāja. Ja? Un tas arī bija laiks. Ārzemēs nevarēja? Ārzemēs, acīm redzot, ja brauc atpakaļ un izvēlējās šeit, tad acīm redzot, tie apstākļi. Es atceros vienkārši, tas bija laiks, kad es tiešām mazliet sekoju, jo bija interesanti, kad Lāsēta Spēde bija, Baranovskis spēlēja saspēles vadītājs. Tajā laikā taču tagad Mārtiņš Pļaviņš, Jānis Šmēdiņš, es negribu kādu aizmirst. Hatuļovs atgriezās, man liekas. Vai viņš vēlāk? Tas Dēpilietis viņš spēlēja. Bet man liekas, vai viņš atgriezās, vai viņš spēlēs. Tagad jau vairs neatceros, bet bija arī daudz jaunieku, kuri arī šobrīd vēl turpina veiksmīgi savas karjeras. Respektīvi, bija priekšnosacījumi, lai veidotos. Un, tā kā viens pazīstams treneris teica, varbūt, ka lielāko naudu šeit Latvijā nenopelnīs, bet, lai sāktu veidot savu karjeru un iet tālāk un veiksmīgi realizēt savas karjeras. Un atgriežamies pie tā, ka daudzus gadus Denis Petrovs, kas bija cēlājs un kas spēlējis daudzos labos klubos, viņš jau arī savu karjeru uzsāk. Un toreiz jau mēs arī bijām viena no tie, kas centās viņu no Daugavpils attaicināt uz Rīgu, un, respektīvi, tie spēlētāji daudz izveidojas, un tieši viņi ir sāk. Diemžēl tas krīzes gads, viņš daudzās jomās... Ne tikai sportā tas bija. Tas ne tikai sportā, bet mēs šodien runājam par sportu. Jā. Tad viņš tur principā to attīstības, viņš... iegrieza. Ļoti bieži runā par valsts atbalstu. Daudzi cilvēki raksta, ka tur futbolam, kuri cilvēki nesaprot, jo mēs visi saprotam, ka valsts plus mīnus tikpat dot volejbolam un futbolam, vai ne? Vai es kļūdos? Tad ir jāsadala, kam valsts dot naudu. Valsts naudu dot izlasēm, valsts naudu nedot klubiem. Respektīvi, tas, par ko mēs šobrīd runājam, mēs runājam par privātiem klubiem, kuri kaut kādā veidā ir atraduši partnerību vai no ar pašvaldību, vai, ja mēs runājam par iekšlietu
iekšlietu ministriju, tā vēsturiskā struktūra vienība, kas ir atbalstījusi volejbolu, tā ir bijusi vēsturiski robežsardze. Līdz ar to tā sadarbība, tas ir, es domāju, ka priekš šī sporta veida ir ļoti labi, ka viņi vēl joprojām turpinās, jo principā viņi dod iespēju izveidot vismaz kaut kādu pamatu, uz kā bāzes tālāk veidot šo komandu. Bet kur ir viņa interesi? Kur ir robežsardzes interesi? Tas ir vēsturisks. Tagad tas ir sasaucies vēl ar to duālo karjeru, ka tev ir iespēja pēc tam arī pabeidzot to pārkvalificēties, bet jebkurā gadījumā tas tie pirmsākumi. Kad ir tie pirmsākumi, man ir grūti pateikt, bet, ja mēs paskatītos materiālus, tad iekšlietu ministrijā ir struktūra vienība, laikam viņas saucas iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs, kas principā arī valsts izlošu dalībniekus, respektīvi, nodrošina arī ar šiem atbalsta mehānismiem. Tas nav tas tāds, jo, Krievijā tas ir ļoti populāri. Tur ir Dinamo, kas ir iekšlietu, CSK armija, tas tā. Klubi, kas ir piesaistīti kādām lielajām valsts. Var teikt, Krievijā var pateikt arī ar Eiropā, ir jau arī Eiropā. Jā, protams, ka te ir jāsaprot, kas ir mērogs. Jā, ja mēs runājam un skatāmies pa futbolu, tad skaidrs, ka tas mērogs, tas atbalsts un tas finansējums, kas tur ir pieejams, viņš droši vien ir nesalīdzināms. Bet ir jāsaprot, ka priekš tiem mazākiem sporta veidiem, mēs varbūt kur sarunas gaitā nonāksim vēl līdz kādiem citiem Latvijas sporta jautājumiem, bet jebkurā gadījumā, ja mēs atgriežamies pie tā, ka Latvijā sports tomēr ir liels un ka viņš nesākas un nebeidzas ar futbolu, tad katrs jau mēģina atrast sev tās iespējas, lai sevi kaut kādā veidā izdzīvot un kaut kādā veidā censties attīstīt. Tas laiks, ja mēs atgriežamies pie tā, kas tajā laikā bija, mums visiem atmiņā droši vien, ka būs lielie basketbola derbi, ASK, Barons, kas tur bija trešais. Vefs jau bija. Ventspils, jā, tur toreiz Detroits Breks, un tur tie visi, respektīvi, pilnās arēnas, viss. Jebkurā gadījumā tas periods, viņš priekš Latvijas sporta, viņš tāds no šī brīža viedokļa liekas kaut kas nereāls. Medusmājas reāli. Jo reāli, tad pilnas zāles, viss tas, kā Aināri, interesanti, ka tas laiks bija tāds, wow, tas bija basketbolā, volejbols, bet futbolā bija. Nebija nekas. Dirsā bija. Dirsā nē. Tas vēl laiks, kad nē. Tas vēl nē. Tad vēl arī izlase tur cīnījās, bet nebija tur kā tagad, es teiktu. Bet tagad pagāja, jau cik sanāk, 13-14 gadi. Futbols, es par naudas ziņā un tādā vidējā līmenī it kā mēs visu laiku runājam, es visu laiku baidos to teikt, jo es baidos, ka mēs esam burbulī kaut kādā. Un pārējie, basketbolā toči ir sliktāk, jo es basketbolam sekoju visu laiku, pat sava čempionāta nav. Par hokeju un volejbolu. Ir čempionāts. Ar Igauniju kopīgs. Kāpēc tā sanāca, ka volejbols un basketbols nespēja atkopties? Kā tu domā? Un futbols aizgāja uz priekšu mazliet tīri čempionāta ziņā, ne par izlasēm, ne par ko. Es domāju, ka viens no iemesliem ir, mēs atgriežamies vai kā tas nebūtu, ka pie tām personāla jautājumiem. Tie personāla jautājumi tomēr ir tie, kas nosaka to, kas aizmugurē bija aiz tā viss. Un līdzīgi kā futbolā bija, tā jau arī citos sporta veidos bija. Kas pamainījās? Volejbolā bija to aizmugurē. Volejbolā viena daļa cilvēku aizgāja, vietā neatnāca jauni. Ja mēs redzam futbolā kaut kā paudze ir nomainījās, tagad ir parādījušies citi, kas savukārt to turpina un attīsta. Respektīvi kaut kādā savā izveidot jaunu klubu, respektīvi nevis pārmantot. Krāmos, Milos un kas droši vien vēl pa ko ļoti būtiski ir jārunā tomēr, ka periodā pēc krīzes bija ļoti, ļoti būtiski ietekme tomēr arī valsts kapitāla sabiedrību atbalstam. Un viņš kaut kādā mērā, protams, ka varbūt lielākajos apjomos nonāca arī līdz futbolam. Ainārs jau pateica 3 teikumus, es vēl domāju par valsts kapitāla atbalstu. Ko tas nozīmē? Valsts kapitāla sabiedrība. Bet atgriežoties pie tā mēroga, skaidrs, ka šo uzņēmumu finansiālais atbalsts basketbolam, tam pašam volejbolam, viņa, pat cik vienkārši šie sporta veidi ir naudas mazāk ietilpīgi, tas skaidrs, ka viņi deva daudz būtiskāku ieguldījumu tam, lai viņi varētu sekmīgi attīstīties. Un tas bija tas moments, kad vēl joprojām klubi uzturēja savu konkurētspēju. Ja mēs runājam par droši vien, ka vairāk par basketbolu, volejbolam, tajā momentā jau bišķiņ savādāk tā situācija veidojas. Un tad bija viens moments, ka arī Vieglas Smilts arī ilgstoši Biolera atbalstītājs Daņinko nomira. Un arī, respektīvi, klubs ir saglabājies, bet man liekas skaidrs, ka vairs tā finansiālā tā rocība nebija tāda, kā bija pirms tam. Un vienkārši šobrīd nav parādījušies jauni cilvēki, kas būtu gatavi nākt un
turpināt. Un tagad mēs tādā pasaulē dzīvojam, ka es domāju, ka katrs cilvēks, kuram ir nauda, kurš it kā varētu, 100 reizes padomās. Vai... Ir jāsaprot, ka sabiedrība mainās, uzskati mainās, cilvēki mainās, un te ir tikai tas jautājums par to, kas kuram šobrīd ir svarīgs, kas ko redz jēgu. Es īstenībā domāju, ka tas, ka šobrīd futbolā šādi cilvēki ir, es jebkurā gadījumā uzskatu, ka tas ir futbola noteikti pluss. Protams. Jo jebkurā gadījumā to visu vajag novērtēt. Es zinu, ka mēs arī ļoti bieži dzirdam apkārt runas par to, ka tas ir labi vai slikti, vai cik tas ir nestabili, bet ir jāsaprot, ka šobrīd tādu īstu klubu sistēmu par to, ko mēs runājam bieži, vai tur Skandināvijā vai vēl kaut kas, mums šobrīd Latvijā tā sistēma līdz galam nestrādā, un iemesli tur droši vien ir daudz un dažādi. Es tev pārtraukšu. Tas ir tas, par ko mēs visu laiku runājam, ka, piemēram, liels paldies Betsafe un ceram, ka vēl 100 gadus atbalstīs PPK, bet gribētos aiziet līdz tam brīdim, kad Betsafe, vai notiek kaut kas, vai tur cilvēks pamainās, viņš saka, nē, man PPK neinteresē. Varbūt mums būs mazāk iespēja, bet mēs vienalga paliksim. Un šobrīd ne tikai futbolā, jebkurā, man liekas, nosauc. Varbūt Meta varētu, bet arī, ja tur Andris ar Girtu paietu maliņā, vai tur parādītos cilvēki, kas es pieeju, ka parādītos, Metā parādītos. Okay, bet ļoti maz tādu klubu, kur aiziet tā. Ja Lokomotīvs paiet malā vai tā sistēma, politikā to tagad lieto iedzienu ilgtspēju. Respektīvi, vai cik viņi ir ļoti ilgtspējīgi vai nav ilgtspējīgi. Droši vien, ka diemžēl tā ir. Bet tā šobrīd ir šāda situācija. Tu pareizi saki, vienkārši jāpriecājās, ka futbolā ir tie cilvēki, bet es domāju, ka tas nav tāpat vien. Tas ir par to, ka tur Twitterī es laiku smējos futbols karalis, jo tie cilvēki arī, kuri iegulda to naudu, viņiem vismaz ir kaut kāda iespēja kaut ko saņemt kādreiz ar transferiem, ar eirokausiem. Es pieļauju, ka es kļūdos, bet man liekas, ka tas ir arī tas tāds racionālais tiem cilvēkiem, kas nospīd tiks Eiropas kausu. Es nezinu, es tādā ziņā man ļoti bieži arī prasa, cik es ne tikai futbola sabiedrībā, bet tomēr vēl joprojām uztauru arī draudzību ar citiem sporta veidiem, ar citiem pārstāvjiem. Man ļoti bieži prasa, kas ir tas iemesls, kāpēc cilvēki iegulda naudu. Reāli, jo skaidrs, ka gribētos teikt, tas ir bizness, bet mēs paši saprotam un mēs redzam, ka tas, ka kaut kur varbūt atsevišķos elementos veidojas, bet droši vien pa biznesu tādā klasiskā izpratnē to nosaukt nevar. Tad manā izpratnē, tur pareklamējot nedaudz, atgriežoties pie gadu veciem noteikumiem vai nedaudz mazāk, tas ir RFS izveidotā filma. Man liekas, ka viņi ļoti spilgti parāda, kas ir tas viens no iemesliem, kas un kādu sniedz baudījumu tiem cilvēkiem, kas atbalsta un kas to visu zina uz priekšu. Jā, bet to baudu var arī gūt jebkurā citā sporta veidā. Saproti, bet tur vēl ir kaut pievienotā vērtība kaut kāda. Tas ir liels, man liekas, bet mēs katrs esam dažādi. Pirmkārtām to var ieguldīt dažādos sporta veidos, un to var arī ieguldīt ne tikai sportā, to var ieguldīt mākslā, teātra, mecenāti. Mums jau tomēr ir cilvēki, kas iegulda dažādos segmentos, un tāpēc jau ir tā, ka mums tur, mēs zinām, ka vismaz agrāk ar kultūru kādi cilvēki asociējās. Mums ir cilvēki, kas mākslā iegulda, un respektīvi tas nav slikti, jo principā to jau sauc par mecenātismu, to ir grūti nosaukt par biznesu vai par kaut ko. Tur cilvēkiem vienkārši iegulda. Pat ne sponsorēšana. Nē, tā nav sponsorēšana. To par sponsorēšanu ļoti sarežģīti nosaukt. Kas ir sponsorēšana? Sponsorēšana tad, ja tu, piemēram, iegūti dot kaut naudiņu, un tu zini, ka atpakaļ tu dabūsi kaut ko, atdevu būs kaut kāda saite. Tā īstā sponsorēšana parasti sāks, ka tu atnāc līdz kādu uzņēmumu mārketinga speciālistam, un tad tādā momentā, kad viņš tur sāk vērtēt un sniegt savu profesionālo skatu uz to un novērtējumu, un tad tu tādā momentā vari saprast, ka tu esi nonācis tajā listē, kas ir sponsors. Tādā momentā, ja tu vienojies ar uzņēmumu īpašnieku, un tad viņš pirmkārt notic, saprot tev. Tādā ziņā bija ļoti laba intervija. Es tikai tagad vairs neatceros, kad viņa un kur bija. Nē, viņa nebija jūsu raidījumā, bet viņu sniedza Raimonds Elbakjans. Un viņš stāstīja par savu pieredzi, par saviem pirmiem soļiem, ka viņi sāka veidot šo geto kustību, par to, kādā veidā viņi sāka. Geto kustību, es filmu Pušakovs, sorry. Nē, tas bija podkastā pie geto podkasts, kur Antons Semiņaks. Jā, un viņš tur stāstīja to savu ceļu, kādā veidā viņi arī sita pirmos punus.
mums, tā, ka viņi gāja un tieši caur šiem sporta nodarīšanas departamentiem centās pārliecināt, pierādīt sevi, un tas tā viņa viena tēze bija tāda, ka tu saprati, ka tur principā caur šo ceļu iziet ir baigi sarežģīti. Ir jāatrod vienkārši cilvēki, kas notic savai idejai, un tad tā sadarbība veidojas pavisam savādāk. Jā, un respektīvi, tā kā viņi aizgāja un sāka iet to citu ceļu, respektīvi. Tas, ko mēs saucām augstie ēpasti, ka tu vari izsūtīt nepazīstamiem cilvēkiem, uzņēmumiem vienkārši uz mārketingu ēpastu. Mēs esam PPK, mēs tur visu izstāstīt. Mēs varam to piedāvāt. Bet ja nav cilvēks, kuram ir interese vai kurš tur, nezinu, tevi iepazīst, tur ir ļoti grūti. Tur jābūt ļoti daudziem priekšnosacījumiem. Un pie mums droši vien, ka mēs visi gribam, lai būtu ārzemēs. Apakšā šim PPK apakšā pārsūt šo e-pastu pēc saviem draugiem, ja ne tev būs nelaime. Jā, bet tā ir realitāte, un jebkurā gadījumā tu saproti, ka tā tas ceļš ir ejams, un arī šobrīd jūsu sponsoru draugi citi arī cenšas realizēt jaunus projektus un mēģina tomēr izveidot. Tas jau nav slikti. Par mūsu sponsoru, par Betsafe, un tev arī storijas bija, tu esi bijis tur Saimā vai kur? Mēs bijām pie Finanšu ministrijā. Jā. Tur runā, un es visu gadu arī daudz maz dzirdu par likumu. Varbūt tu mūsu skatītājiem var izstāstīt īsumā, kāds šobrīd ir, kādi ir noteikumi, kāpēc, piemēram, mums uz krekliem ir Betsafe sports Jā, ir visādi citu kantoru TV. Long story short ir pavisam vienkārši. Ir skaidrs, ka šobrīd ir noteikts likumdošanas ietvars, un likumdošanas ietvars azartspēļu interaktīvo tādu reklāmēšanu kā tādu aizliedz. Līdz ar to šobrīd daudzi uzņēmumi, respektīvi visi, jā. Viņi veido vienkārši jaunus zīmolus. Viņi veido jaunus zīmolus, kas juridiski nav aizliegts. Jā, līdz ar to, bet tas jau ir izveidojis vēsturiski, un tādā ziņā tas jau nav tas, kas tagad, vienkārši par to tagad sāk runāt. Pasaules mērogā mēs esam vienīgie, ir vēl valstis, mums ir strikti noteikumi vai vidēji? Mums principā noteikumi ir vieni no striktākajiem. Ja mēs atgriežamies pie mūsu blakus valstīm, tad šie likumi ir daudz brīvāki. Respektīvi, un te veidojas tas tāds, Latvijas futbola droši vien, ka neveidojas, bet ja mēs runājam par basketbolu, tu ar tiem pašiem tiesnešiem, ar tām pašām formām vienā valstī tu vari, ar otrā valstī tu nevari. Tikko arī pasaules kauss, un pirms tam, man liekas, ka arī bija stāsts pasaules čempionātā hokejā, bet respektīvi, ja mēs tā uzzīmētu, tas varbūt nav labākais veids, bet ja mēs zīmētu vienkārši balts melns, tad droši vien, ka un to melnu paliktu pa to zaļo, tad droši vien, ka tā Eiropa būtu daudz zaļāka, jo mēs ļoti labi zinām, ka Eiropā sportā un arī ikdienā to redzam caur visādiem dažādiem formas, televīzija, Champions League, visu kaut kur mēs to redzam, ka tas viss strādā. Un iemesls, kāpēc mēs tikāmies, pa ko ir runa, un tad droši vien, ka ir jāpiemina arī futbola cilvēks izglītības zinātnes ministrijā, arī Vladimirs Steinbergs, ka šobrīd ir uzsākts mēģinājums šo vidi sakārtot, respektīvi, lai zīmolam nav jāizliekas pa televīziju, vai pa bāru, vai pa visu pārējo, un respektīvi dot iespēju šo zīmolu pozicionēt, nereklamēt azartspēles kā tādas, respektīvi neaicināt un neveicināt likmi likšanu no visu pārējo, bet tajā vidē, kas principā šiem uzņēmumiem ģenerē un veido tirgu, tad viņiem dot savu zīmolu atrādīt. Ierobežotā un limitētā veidā, pa ko šobrīd notiek diskusija, respektīvi tādā momentā, kad nonāk pie sapratnes, ka daram tā, tad tur droši vien, kad atnāk juristi un viņi saliek punktus, ko drīkst, ko nedrīkst. Bet pēc būtības ir tāda, ka tu vari uzlikt uz krekla, ka tu vari pasākumu norises vietā izlikt reklāmas baneru, un tad tur varbūt vēl kaut kādas mazās lietas, vai uz kaut kādiem printiem, vai vēl kaut kur, lai to var zināt, ka salikt un ka tu neesi noziedznieks. Un tad tā debata viņa ap šo grozās. Jo pēc būtības, lai vai kā nebūtu, mēs atgriežamies pie jautājuma par to, ka šobrīd tas sports un tas reklāmas tirgus, reklāmas tirgus lielāks nepaliek, viņš paliek tikai mazāks. Ja mēs paskatāmies katru gadu tur asociāciju datus, tas apjoms paliek mazāk. Kāpēc? Mainās veidi. Tāpēc, ka liela daļa no reklāmas naudas aiziet globālos iekšā tirgos, viņi aiziet sociālos tīklos, visu kaut kur, jo tu tur vari daudz precīzāk sasniegt savas auditorijas, un tam iemesli ir dažādi. Ja? Un rezultāts ir tāds, ka arī pie tā kopējā sporta, es negribu teikt, ka bagātības, bet droši vien, ka drīzāk nabadzības, ir jāsaprot, ka tā nauda, kas šobrīd no šiem uzņēmumiem ienāk Latvijā legāli strādājošiem, ja viņi iziet ārā, tad īstā vietā jau cita nauda neatnāks. Līdz ar to veidojas situācija, kad faktiski mēs kaut kādā mērā
mērā apdraudam vietējo sportu, ar naudas samazinājumu. Tāpat laikā saprotam, ka pat ja mēs aizliedzam šos vietējos zīmolus, neviens jau neaizliegs Bēvinam vai kas tur tie pārējie, respektīvi Čempionu līgā visu to informāciju mums sasniegt, jo respektīvi tas jau apkārt strādās tāpat, jo, es nedomāju, ka mēs... globāli, Igaunija, viss. Es domāju, ka mums nebūs tā kā Ķīnā, ka mums aizliegs ar Facebook. Tas ir ļoti līdzīgs piemērs bija, kad mēs izveidojām PPK. 3. līgā vēl mums bija no mums nosacījums BetSafe, un viņi arī, paldies viņiem, ka mūsu spēles nepiedāvāt BetSafe. Lai nebūtu, kā internetā notiek. Viņi to izdarīja 2. līgā, atkal atnāk. Mēs sakām, kāpēc mēs esam uz mums tā kā var? Viņi saka, nesauksim visi liek. Pārējie var, stulbi kaut kā, ka mēs nē. Tāpēc mēs atgriežamies pie tā, ka šiem uzņēmumiem tas ir viņu tirgus, respektīvi, un tā auditorija, tā ir viņa. Jā, skaidrs, ka šobrīd varbūt arī dažreiz šie zīmoli iziet ārpus šī tirgus, jo mēs esam redzējuši arī reklāmas, tā skaitā arī televīzijās, kas nav reģistrētas Latvijā. Respektīvi, tas viss parādās. Jā, un tas galvenais iemesls, par ko šobrīd arī ir tā debate, vienkārši to sakārtot. Jo tu saproti, ka nav labāka veida, lai arī tai skaitā arī vienojoties par kopīgiem ierobežojumiem, kā vienkārši to juridiski korektas attiecībā pret visiem saviem. Man interesē tavs personīgais viedoklis. Runā daudz par Toto, daudz arī par šito esmu lasījis jokus un šito, bet LTV1 loterētā, kas ir, tas nav tas, Ir, un tas ir viens no argumentiem, jo pēc būtības, ja man uzprasa, vai tas... Tā taču arī ir azartspēle. Tā arī ir azartspēle, un tas arī ir viens no argumentiem, ko šobrīd akcentē, principā, tiek nostādīts tirgus dalībnieki arī, nevienlīdzīgos apstākļos, Skaidrs, ka arī šie uzņēmumi piedalās dažādās sociālās aktivitātēs, viņi atbalsta Olimpisko komiteju, tur dažādi projekti, bet mēs atgriežamies pie tā, ka tas, principā, būtu varbūt veids, uz ko vajadzētu orientēties, un veids, kādā veidā vajadzētu strādāt. Principā saliekot vienkārši to normālu saprotamu ietvaru, cik drīkst, ko nedrīkst, un tāpat laikā skatīties, kā tas strādās, jo skaidrs, ka pie normāliem apstākļiem, es domāju, ka tas potenciāls bija iespēja piedalīties arī vienā sanāksmē, kur tieši tika prezentēti Igaunijas, Somijas un Lietuvas piemēri. BetSafe ir Lietuvas lielākais sponsors, un tā viņa pieredze, kad sakārtotā tirgu arī iespēja piesaistīt daudz lielāku finansējumu. Respektīvi, mēs atgriežamies pie tā arī, negribas šodien runāt par valdības deklarācijām, bet valdības deklarācija viens no punktiem tā skaitā paredz arī sakārtot profesionālo sportu. Un profesionālā sportā droši vien, ka mēs varam runāt par daudziem elementiem, tur infrastruktūra, sporta skolas, viss kaut kas, bet tā skaitā arī vides radīšana, lai profesionālais sports varētu attīstīties. Tas arī nav mazsvarīgs jautājums. Jo skaidrs, ka profesionālo sportu mēs esam daudz dzirdējuši un daudz paši runājuši tur par valsts un pašvaldības iesaisti, bet droši vien, ka šīs nebūs tās iestādes, kas attīstīs. Tas ir primāri sponsoru ieguldījums, un skaidrs, ka šajā sektorā, kur sports principā ir šo uzņēmumu tirgus, reālais, tad kurš cits, ja ne šie uzņēmumi? Tas ne tikai Latvijā. Man vienkārši ļoti besīgi, kad runā ne tikai par futbolu, ka tur bookmakeri. Ja mēs paskatāmies visus lielākos zīmolus, droši vien, ka šodien mēs viņus nenosauksim, bet ja mēs redzam, ka viņi aptver ļoti plašu spektru ar sportistiem, ļoti plašu spektru ar komandām, un mēs jau šodien, tikko nosauktais piemērs ar basketbolu izlasi, hokeja izlasi, individuālai sporta. Lietuvas līgu. Respektīvi, mēs vienkārši šeit esam šobrīd nedaudz tādā interesantā situācijā, un tas iemesls, par ko arī droši vien, ka pārfrāzējot vienu no tiem jautājumiem, kas bija šīs sapulces dalībnieks, viņi teica, kā tas ir iespējams, ja mums juridiski tas nav atļauts. Bet es to katru dienu sastopos. Tas jau pirmā pazīme par to, ka acīm redzot, ir regulējumi. Mēs arī neesam tur asākie zīmuļi, kā saka penālī par šitiem jautājumiem. Mums uz krekliem ir BetSafe Sport, bet komandas nosaukumā ir BetSafe. Un tas arī kaut kā dīvaini. Te mēs varam atgriezties pie mūsu pārstāvētā zīmola. Un tas bija viens no mūsu sākotnējiem, tā bija mūsu sākotnējā izvēle vienkārši veidot jaunu zīmolu. Tas ir tāpēc, tā vēsturiski ir veidojas. Tāpēc ir vienam ir televīzijas, bāri un viss kaut kas, mēs veidojam savukārt zīmolu. Kaut vai mēs vienu televīziju pirms pirmās sezonas seriālu, ko mēs laidām ārā mūsējo, bija pāris televīzijām un viena pateica konkrēti tāda ir.
Viņiem pētīja likumdošanu, viņi saka, ka viņiem vienalga varētu maukt, ja? Bet, ja jūs filmētu šo visu Lietuvā, mēs to varētu rādīt Latvijā. Var uzrakstīt vienkārši BC bez nekādiem tur sporta virsmiem. Tad mēs to varētu, bet tā kā jūs to filmējat Latvijā, tad mēs to nevaram rādīt televīzijā. Idiotisks pilnīgs. Tur ir jāsaprot, ka tur ir, protams, ka ir jebkurš, kurš to pārraida, viņam ir jāsaprot arī kādas ir juridiskās konsekvences. Viņi neriskē, viņi nezina, kā būs. Te mēs pie tā arī atgriežamies vienkārši, cik kurš ir gatavs, un tas ir arī galvenais iemesls, kāpēc šobrīd par to runā. Jo, principā, šobrīd Latvijā vispār par sportu ļoti daudz runā, un tas ir ļoti labi. Par olimpiskām spēlēm, par olimpiskām spēlēm un par visām pārvaldības reformām un par visu pārējo. Tas no vienas puses tas nav slikti, jo īstenībā, man liekas, tā vēsturiski ir izveidojies, ka tā sporta loma viņa Latvijā kopumā ir stipri nenovērtēta. Bet labi, šobrīd arī, man liekas, tāda situācija pasaulē, ka sports, cik es negribētu, lai būtu kārtība, tur ir daudz lietu, ko darīt. Ne par to. Pēdējais par šo jautājumu, vai tev liekas, ka būs labāk, vai būs tāpat, vai būs sliktāk šajā jautājumā? Tīri informācija mūsu atbalstītājiem. Es domāju, ka ja nebūs labāk, tad paliks tā, kā ir. Sliktāk nebūs, ja? Ja mēs pieturamies pie tā juridiskā formulējuma, kas ir šobrīd, ja viņi kaut kādā veidā nemaina, tad bet es atkal atgriežos, tas ir jautājums principā vairāk pie juristiem. Pāri volejbolam. Lai gan man bija jautājums, vai tāds, tu biji ģenerāls sekretārs, tas otrā galvenā persona nosacīti Latvijas volejbolā. Kurš bija prezidents? Atis Sausnīts. Es zinu, ka viņš bija kaut kāds Saeimā nebija. Viņš ir bijušais ministrs, viņš īpašnieks, bija Rīgas piena kombināta. Skaidrs jautājums nav. Lāsa, kāds konto? Jā, un es domāju, tagad tu esi arī futbolā iekšā. Jā. Tu neesi ģenerāls sekretārs, bet gandrīz vai. Virslīgs ģenerāls sekretārs. Un tu reāli saprast, kā ir eksistējis sporta veidam volejbolam. Tur bija augstās. Volejbolam, kuram finanses nav mamma UEFA, kas dod piķi programmu realizēšanai. Un tagad, kad tu redzi, kā darbojās tas pats LFF, arī kopīgais atšķirīgais vienkārši. Mērķis jau visiem viens attīstīt savu sporta veidu, tikai tā rocība un iespējas kādas ir. Ir lielais sporta veids futbols, kuriem ir tas donors, vai kā to pateikt, ka no Eiropas dod naudu, lai tu esi, un lai tu eksistē, un lai tu nedaudz attīsties. Droši vien, ka par Futbola federāciju manas pašas pieejas būs grūtāk, jo man nav bijusi iespēja iepazīties un saprast, kādā veidā tas notiek, bet tā atbilde droši vien būs pēc vienkārši tas tāpat, kā tas tev uzdot jautājumu, kas ir vieglāk, ka tev ir uzkrājumi un ka tu esi stabils, vai ka tu dzīvo no algas līdz algai. Skaidrs, ka tas ir pavisam divas dažādas situācijas un iespēja, ko tu dari un ko tu plāno un kā tu organizē savu darbu, viņas arī dažādas. Līdz ar to, tādā momentā, kad man bija iespēja, jāsaka godīgi, nejauši nonākt. Par Kovaļovs, ja? Šitā vēl parunāt. Jā, tad tu vienkārši... Tā prasīja, tu negribi būt ģenerāls sekretārs, tu teiksi, jā? Kur? Volejbolā. Volejbols vienkārši solis pa solim es nonācu līdzi. Nē, par futbolu viņš runāja. Kovaļovs. Klausies. Tā ir mēne mūžīgi mūžos āmeni. Es pat gribēju pajautāt, cik bija darbinieku Volejbola federācijā? 7. LFF ap 100, jā? Es tagad uzjautāju, man liekas, ka 100 nebija, varbūt 50. Es godīgi nezinu. 50, 55, man liekas. Jā? Kas man liekas, ka tur ap 100. Okay. Viņam to vispār sievietes, vīrieši, bērni, suņi, kaķi, kas spēlē volejbolu visi. Nē, labi. Pludmales volejbols apakšā vēl, ja? Pludmales volejbols viņš sāka veidoties, un principā viņš sāka veidoties tā, labi, pludmales volejbols bija visu laiku. Vienkārši par viņu vairāk runāt sāka tādā momentā, kad sāka parādīties panākumi. Ja, un tie pirmie panākumi bija pie jums vai atsevišķi kā futzāls, piemēram, tajā? Ja mēs runājam par organizāciju, viņi ir individuāli sportisti. Respektīvi, kā no tā, kā viņi trenējas un kā viņi gatavojas, droši vien, ka viņus vairāk var salīdzināt varbūt ar tenisistiem, kaut kā tādā veidā. Bet, pēc 8. gada, man liekas, Pekinā bija, kad bija Olimpiskās spēles, vai es kaut ko nesamēloju, bet man liekas, ka 8. gads Pekina bija pirmie
tādi redzamie panākumi, tad, principā viņš tajā Latvijas sporta hierarhijā, atgriežamies pie Olimpiskās vienības, pie IZM, pie visa pārējā, viņš vienkārši iegūda daudz lielākas iespējas, un droši vien, ka, ja mēs skatāmies jau no šī brīža sportistu iespējām, tad viņas, protams, nevar salīdzināt ar tiem pirmajiem soļiem, kurus savulaik spēra tur tajā 8. gadā, jo tajā laikā, tomēr, lai kā nebūtu Mārtiņš Pļaviņš, toreiz, Samoilovs un arī pārējie, kas trenējās tajā grupā, respektīvi daļa arī klasiskie volejbolisti, kas pa vasaru vienkārši spēlē pludmales volejbolu, viņi bija zināmā mērā priekš tāda profesionāla ceļa sākuma, viņi bija pionieri. Principā tāda sporta vai tiešām dinamiski skatām, kā pludmales volejbols, valsts līmenī var pacelt 2 randami individuāli labi spēlētāji, nevis sistēma, kas audzina visādus, kad komanda ir lielai, tā vajag liels cilvēks. Respektīvi, droši vien, ka vislabākais piemērs, ja mēs tā vērtējam šī sporta attīstību, ieguldījumu, un tā skaitā arī sportistu, tad, jo viņi principā ir redzamākie. Jo viņi jau ir tie, kas ceļ to prestižu, viņi rāda to rezultātu, viņiem jūt līdzi. Es tagad aizēju prom no organizācijas, bet nonāku pie tā, ka tomēr, lai kā nebūtu, mēs ļoti bieži runājam par organizācijām, bet mums jānonāk pie slēdziena, ka tomēr centrā vienmēr paliek ir sports, personības. Tad šobrīd es negribu samelot, bet man liekas, 3 vai 4 privātās pludmales volejbola halles, kas strādā uz komerces principiem. Tas nozīmē, ka principā piepildījums ir, bērnu grupas veidojas, vai viņi tur interešu izglītībā. Bet tā tam jābūt normālā sabiedrībā, kad valsts ļauj strādāt. Mēs te varam nonākt pie lielāka jautājuma, kā saka, pie Latvijas sporta jautājuma. Jā, mēs te virzamies lēnām. Bet pēc būtības tas ir tāds ideoloģisks jautājums par to, kādā veidā mēs redzam un kas ir tie atbalsta punkti, kādā veidā principā kopumā attīstās sports valstī. Jo mēs, man tāda pēdējo laiku tāda lielākā tēze, skatoties un vērojot notikumus, kas notiek daudz kur, es droši vien, ka to noformulētu tā, ka mēs ļoti daudzās lietās tā kā skatāmies un iespaidojamies vai ietekmējamies no rietumiem, bet ļoti bieži gribam vēl joprojām tā kā austrumos. Jā, un respektīvi. Bet tas nav tikai sportā, man tāda sajūta. Darām kā austrumos, bet rietumu prātā. Okay. Jā, bet te ir tas stāsts, ka, es domāju, ka agri vai vēl, arī šobrīd tas, kas notiek arī te pašos sporta pārvaldības jautājumus, es domāju, ka mēs agri vai vēl līdz tam nonāksim. Kas tur notiek? Tās visas izmaiņas, kas ir šobrīd uzsāktas, par izmaiņām, par prioritāriem sporta veidiem, un tie prioritāri sporta veidi, es neesmu redzējis tos visus kritērijus, kādā veidā, kā viņi ir izskaitīti. Mēs saprotam pēc Zinta Ekmaņa, ka tur viss pareizi tiek darīts. Tas droši vien ir pēdiņās, jo viņi tie komentāri ir tādi, kādi ir, bet droši vien ir jāsaprot arī Zints. Tā ir viņa personīgā traģēdija, kā teica, bet par personīgu. Jā, bet mēs droši vien atgriežamies pie tā pamata jautājuma par to, kas ir. Tas, kas notiek šodien, tas viss ir skaidrs. Jautājums ir, kas tas, uz ko mēs virzamies, kas būs tas Latvijas sports pēc 5, pēc 10 gadiem. Jo droši vien, ka mēs, pirmkārt, kad mēs runājam par sportu, mēs uzreiz domājam par kaut kādu finansēšanas modeli, mēs domājam par infrastruktūru. Mēs droši vien, ka tagad pēc pēdējiem sižetiem droši vien, ka vēl aizvien vairāk ir jāsāk runāt tomēr par cilvēku resursu, jo tas pirmā, tā ziņa, kas tagad parādās. Treneriem atalgojumi. Dainār, tu neieliki to, ko es jau 3-4 gadus pirmais, ko es liku tajā rindā, ir bērni un jaunieši un veselība. Ar bērniem, jauniešiem. Tas paradoxālākais ir tas, ka, ja tagad paskatās tās pēdējās prezentācijas, jo mums jau mums apstiprināja to sporta pamatostādnes. Kam mums? Tu tur esi tuvu, tu esi kaut kur arī... Tur vairāk esat sporta vārds, tā kā mēs. Mēs apmainamies viedokļi. Es domāju, mums tu arī esi kaut kādā. Nē, darba grupā es neesmu, tāpēc man ir iespēja no malas to informāciju vērot. Un arī šobrīd ir jāsaka, es domāju, ka no tāda futbola viedokļa raugoties, un te varbūt jāatceras arī kaut kad Jāņa Mežecka laika, kad futbola federācija vienmēr atnāca, viņi tā kā atstatīja sevi no tādām varbūt operatīvām lietām, jo skaidrs, ka futbola federācija ar savām iespējām bija iespēja visbezskaidrīgāk paskatīties uz problemātiku no malas, respektīvi to jautājumu novērtēt visobjektīvāk, tāpēc, ka tiešā veidā finansē. Viņi nav atkarīgi, jā. Līdz ar to, atgriežoties pie tā jautājuma par kas ir tas finansu ietvars, un kas ir tie pedagogi, mēs jau šobrīd redzam, tagad pēdējās ziņas par bērnu un jauniešu sportu.
mēs redzam, ka vienkārši tie pieauguma rādītāji, cik bērnu ir iekšā sistēmā nāk, jā, tie cipari un tie pieaugumi, viņi ir ļoti labi. Forši, tas ir forši. Bet kas strādās? Bet respektīvi, pirmām kārtām neseko līdzi nauda. Nauda tik daudz iekšā sistēmā neienāk, cik ir liels bērnu pieaugums. Un otrām kārtām ir jāsaprot tomēr, kas ir tas, kas ir tie cilvēki, kas strādā ar bērniem. Jo, principā, ja mēs šobrīd runājam par personālu, mēs tagad ziņās droši vien, ka vairāk dzirdam, ka mums tur tajās struktūrās pietrūkst cilvēki, jau tajās struktūrās cilvēki pietrūkst. Un tagad man liekas, tas ir tāds ļoti liels trauksmes zvans, ka šobrīd sāk runāt arī par sportu. Jo ir viena lieta, kas ir jāsaprot un kas ir fundamentāli. Man liekas, ka tie, kas pieredzēja 8. gada krīzi, es domāju, ka tie atcerēsies. Tos cilvēkus pazaudēt ir ļoti viegli. Pēc tam viņus dabūt atpakaļ būs nereāli sarežģīti. Un tādā momentā, ja šī momentā notiks un sāks veidoties kaut kādi atplūdi, tad tādā momentā atkal atgriezt atpakaļ cilvēkus. Tur būs divi varianti. Vai tiem, kam būs nauda un kam būs resursi, un tad mēs atkal atgriežamies pie tā, ka Darvina likumi izdzīvos stiprākie, vai arī sistēmiski tas prasīs, ja mēs runājam tādā valsts un pašvaldības līmenī, tas prasīs vienkārši daudz lielākus resursus. Līdz ar to šobrīd normāla sistēmas sakārtošana, ieklausīšanās iekšā tajos reāli, kas dara un kam ir jāpieņem tie lēmumi, un viņi nevienmēr ir viegli, bet tur tomēr būtu šobrīd jāpieiet ļoti stingri un jāskatās nevis no situācijas to, kāda ir šobrīd, bet no tās situācijas, kādu mēs gribam redzēt pēc 5, pēc 10 gadiem. Par sportu neesmu dzirdējis, ka es par skolām esmu dzirdējis, ka tas ir traki. Atkal es saku, ka sports ar visu to, ka es runāju, es esmu sportā, man liekas, ka tagad, kas notiek, man liekas, sports ir ne pirmajā vietā. Un, ja skolā pietrūkst skolotāju, ko tu gribi, lai treneru pietiktu, tas arī viss saistīs. Ne visi treneri grib būt skolotāji, ne visi skolotāji var būt treneri. Jā un bet. Jā un nē. Es saku jā un bet. Jā. Respektīvi, ja mēs paši, tie, kas esam sportā, par šo jautājumu nerunāsim un neaktualizāsim, mēs, protams, ka nonāksim vienā momentā un tad teiks, jā, bet redz, kā ir, un tad būs jautājums, kur jūs bijāt agrāk? Jūs sēdējāt klusējāt. Šobrīd vienkārši tā lieta, viņa ir jāseko līdzi, ir jāskatās, un ir droši vien, ka jānāk arī ar kādiem priekšlikumiem par to, kādā veidā to visu organizēt un kārtot. Bet pamatā tam visam ir vajadzīga nauda, bet nauda nav tā, ka viņa ir kaut kā tā, kaut kā jāņem nostāv. Te ir tas stāsts par to, kādā veidā, kā mēs redzam to finansu modeli un kas ir tas, uz ko mēs liekam uzsvaru. Jo, principā, runājot par sportu, vismaz, ja mēs tagad atveram Latvijas sporta likumu, mēs, principā, ko redzam divas galvenās tēzes. Tātad pirmām kārtām augstu sasniegumu sports, un tas ir izlases, un mēs redzam apakšu, tas ir bērnu jauniešu sports. Bērnu jauniešu sports, vismaz kā rāda statistika, šobrīd nestrādā slikti, ja bērnu jauniešu skaits sporta sistēmā kļūst aizvien vairāk. Tur, protams, jautājums ir varbūt par datu ticamību, bet tāpēc tur bet tāpēc uzraugošām iestādēm noteikti, ka ir visas iespējas apstiprināt grupas vai visu pašu. Es arī klausījos, ka citu podkāstu arī līdzīgs temats bija. Un tas ir frāze tāda, ka figurē tie mirušās dvēseles, kas ceļo no vienas uz citu sporta skolu, lai būtu savākt tos datus. Ja. Kaut vajag pārbaudīt. Bet ir 5 cilvēki pa visu Latviju, kas to Mūsdienās bija pārbaude, ja? Viņi nevar izsekot tam visam līdzi. Mēs atgriežamies pie tā, tas pārbaudes elements, viņš ir visās iestādēs, kam ir kaut kāds uzraudzības mandāts dots. Jā, un skaidrs, ka visās iestādēs nav 100% pārklājums, lai atnāk un pārbaudīt visus. Tu vienkārši ir kaut kāda metodika, ka tu izstrādā un ka tu tam vienkārši ej cauri. Bet ir arī pašu cilvēku atbildība. Tad atkal, ja mēs paši negribam normāli, tad... Jā, bet es gribēju pabeigt domu par to sportu. Jā, un tagad arī sporta likuma kontekstā arī viena no tēzēm, kas ir izskanējusi un kas man īstenībā liekas ļoti pareiza un ļoti svarīga, ko nevar nepieminēt. Ja? Tas ir par šo bērnu. Mums, respektīvi, ja mēs paskatāmies šobrīd uz sportu, kas mums strādā vislabākās sadarbības, tur, kur ir valsts pašvaldība un privātais. Respektīvi, tie projekti, vai mēs rīkojam sacensības, vai mēs rīkojam turnīrus, vai mēs veidojam klubus, tur, respektīvi, tas trīs stūris strādā diezgan labi. Un šobrīd ir izveidojusies situācija, kad ļoti būtisku pienesumu bērnu jauniešu sportam dod tieši nevis pašvaldības dibinātās profesionālās ievirzes sporta skolas, bet privātās. Tas nozīmē, ka šobrīd jau pieņemsim, ja mēs nosaucam piemērus un salīdzinām, jā, tad droši vien, ka mums zināmākais piemērs droši vien, ka būs MET, un paskatīsimies viņu darbību un tas, kādā veidā, uz kā viņi veido savu sistēmu. Ja. Viņi, jebkurā gadījumā, viņu sistēmā tu neieraudzīsi vārdu pašvaldība, un droši vien, ka tur... kāpēc? Un par to arī tirdzniecība saka visu laiku. Ja. Kāpēc RFS ir
ir, tam RFS ir, viņiem nav. Tāpēc šī ir viena no tām tēzēm, kas šobrīd grozot, tā skaitā arī sporta likumu, pa ko šobrīd notiek diskusija, vai viņš tiks grozīts, vai viņš tiks rakstīts no jauna, kas ir ļoti būtiski manā izpratnē, un mēs arī esam kā virslīgi arī veidojuši priekšlikumu par to, ka būtu jāskatās un jāformulē, ka šis principā varētu arī būt veids, kā skatīties uz profesionālo sportu, tādā izteiksmē. Jo uz pašvaldības ievirzes sporta skolas klubu izveidot būs baigi sarežģīti. Bet kā futbols rāda, uz futbola pamata ir izveidot ļoti vienkārši. Un te ir jautājums vienkārši par to, kurā momentā pieslēdzas klāt pašvaldība. Jo šobrīd pašvaldībai šī funkcija klāt pienākt ir autonomajās funkcijās, bet tā nav obligātā funkcija. Bet principā, ja mēs atgriežamies pie tā, ka principā atbalstu caur pašvaldībām varētu formēt tādā veidā, ka tur, kur ir jaunatne, tur, kur ir jauniešu klubs, un ka tu redzi, ka viņš strādā. Nauda seko bērnam. Nauda seko bērnam, tā kā tas ir vispār izglītībā, tāpat to nodefinēt arī sportā. Un tad mēs principā redzēsim, ka sāks veidoties klubi, viņi kļūs ne vājāki, bet viņi kļūs stiprāki. Un principā, ja mēs tad runājam, ja tu labi strādā, tev vairāk bērni, tev vairāk finansējums. Tādā ilgākā laika perspektīvā, ka tas ir pamats, uz kā principā varētu veidoties tāda mūsu nākotnes izpratne par to, kas un kādā veidā veidojas klubs. Jo tur, kur ir bērni, tur ir vecāki, tur veidojas zināma komūna, ap to visu veidojas arī stāsts, tur arī pašvaldības ieinteresētība. Vai, piemēram, situācijā, kā tagad ir, kad... Es pārtraukšu, bet pēdējais. Un konkurence izdarīs savu. Par to ir stāsts. Tas ir stāsts par to konkurenci. Jo šobrīd it kā mums ir brīvais tirgus. Jūs tur taisat tādas, tur volejbola skoliņas, futbola skoliņas, florbola skoliņas. Dariet. Bet tepat laikā arī šie sporta veidi ir pašvaldības sporta skolās. Un vai viņas kropļo konkurenci? Stāsts ir par to, ka konkurence nekad droši vien nevienam neko sliktu nav izdarījusi. Un mēs vienkārši nonāksim situācijā, mēs tur bieži piesaucam Igaunijas piemērus, kur ir pārgājuši uz privātām skolām. Pie šī priekšlikuma ir jāsaprot, ka neviens jau nenāks un rītdien neiztaisīs nevienu pašvaldības sporta skolas vietu. Vienkārši tiks dota iespēja radīt labākus apstākļus privātās profesionālās ievirzes sporta klubiem. Un tad, lai konkurence. Un tādā momentā, ja viņi to spēj izdarīt efektīvāk un ar tiem pašiem resursiem vēl sasniegt augstvērtīgāku rezultātu, tad jautājums par to, kāpēc vienkārši varbūt pašvaldība ar to visu lietu jānodarbojas, jo varbūt rekupiņas un te pašā Rīgā, un tas runā nav tikai par futbolu, ir jau arī hokejs. Visi sporta veidi. Tad viņi var to darboties. Un būs, protams, ka pašvaldības, kur tas varbūt viņas ir pietiekoši mazas, lai tur arī neparādītos nekāda konkurence un neizveidotos, bet tāpēc, lai tur tā pašvaldības sporta skola strādā, ja viņi tur ir strādājusi. Bet, jebkurā gadījumā, jebkurš, kurš ienāks iekšā, pieņemsim, bērnu jaunatnes sporta sistēmā, viņam būs saprotams, tātad, ja es izēju valstī noteiktu akreditāciju, visu izpildu, visu pārējo, tad es rezultāts. Un tad es sev arī redzu iespēju, ka es tajā vidē varu nākt un darboties. Respektīvi, rodas arī kaut kāda personīgā motivācija. Jo šobrīd, pieņemsim, man ir grūti iedomāties, ka šobrīd varu atnākt un izveidot, pieņemsim, ja mēs runājam par to pašu metu piemēru, kad var izveidot. Bet kāpēc tu vari izskaidrot, kas ir galvās, kas pieņem lēmumus, jo es arī tagad, ir man RFS akadēmijā, un ir RFS, ir Meta, ir, Līvon, ir... Carnikava. Privāto daudz. Kāpēc tā sanāk, ka no domas tieši RFS atbalsta, un tad sanāk, ka viņiem ir vecākiem mazāk jāmaksā? Es zinu to. Tas ir vēsturiski, es arī biju RFS šāstrādājumā. Nē, tā ir pašvaldības dibināta sporta skola. Es tagad saprotu, kad es uzzināju tās cenas, es neinteresēju. Kādas ir cenas pastāst? Piemēram, Metā. Cik RFS maksā, piemēram? 60 Metā, 65 par RFS mēnesī, bet tur ir divreiz mazāk. Kāpēc? Jo ir pašvaldības. Un kam ir priekšrocība? RFS? Jā, mēs ar laukumu, piemēram. Mēs atkal atgriežamies pie tā jautājuma, par ko mēs sākām runāt. Kāds ir redzējums par to, kādā veidā tas nākotnē veidojas? Kāpēc tā bija līdz šim? Tāpēc, tas ir PSRS mantojums. Tas ir vēsturiskais mantojums. Vienkārši tā sistēma tāda, tu jau nevari. Siguldas trasa. Tu nevari šodienas situāciju izņemt un tagad par viņu runāt un tomēr nepatinot atpakaļ par to, kādā mēs esam šādā situācijā nonākuši. Jautājums ir, uz kurien mēs gribam aiziet. Ko tālāk darīt? Ir Sergejs Žaltas vidusskola. Jo vēl jau tas nākamais jautājums, par ko mēs runājam, par cilvēku personālu. Skaidrs, ka privātojos klubos iespējas piesaistīt, ja mēs runājam arī par kvalitāti tālāk, viņu iespējas ir daudz plašākas. Jo skaidrs, ka pašvaldība dibinātās sporta skolas, viņas darbojas daudz šaurākā mērogā. Viņu iespējas piesaistīt tur, fizioterapeitus, visu pārējo. Kāpēc? Tāpēc, ka ir noteiktas amatvietas, ko pašvaldība apmaksā.
Bet privātiem vispār neko pašvaldība neatmaksā. Tāpēc es arī saku, ka šobrīd tas formāts, uz ko būtu manā izpratnē jāvirzās, un tas ir tas, par ko mēs esam arī dažādos formātos ar dažādiem cilvēkiem pārunājuši šo jautājumu, ir par to, ka principā tādā nākotnes modelī vienkārši ir jāpaņem un jāpaskatās, kas ir tas labais, kas šobrīd ir vērtējums futbolā, hokejā, ir šie privātās ievirzes, privātās skolas. Un vienkārši jāskatās un jāvērtē, vai uz šai pamata mēs nevaram sākt veidot to nākamo stāstu par to, kā mēs gribam virzīties. Jo mēs ļoti bieži dzirdam un runājam par to, ka mums ir bērnu jauniešu sports, un tad mums patīk medaļas, bet mums iztrūkst tas vietējais čempionāts. Studenti kaut kādi. Mēs gribam par studentiem runāt visu pārējo, bet mums tā klubu sistēma neveidojas. Klubu sistēma, lai viņa veidotos, viņai jāveido kaut kādi pamati. Un šobrīd, tur, kur ir jaunieši, un ja mēs paskatāmies arī futbolā, ja mēs skatāmies tos privātās visus klubus, tad mēs redzam, ka viņiem tomēr ir tendence veidot arī šīs komandas. Nav virslīgā komanda. Viņa veidojas kaut vai, pieņemsim, Sporta parks, Valora, kas tur bija Līvonī. Un, respektīvi, tie ir piemēri, kas strādā, un te ir jautājums vienkārši par to, ka, ja noņemas kaut kāda daļa no pašvaldības budžeta, ka tu, pieņemsim, un tur tālāk neinvestē un neattīsti to savu, bet, pieņemsim, līdzfinansē vai piedalies šī konkrēto skolu darbībā, tad varbūt, ka tas ir ļoti labs modelis, varbūt, ka beigās izrādīsies, ka tas ir pat lētāk. Klausies, par basketbolu. Vispār ir privātas basketbola skolas? Droši vien. Valterim ir, bet pa basketbolu uzreiz jāprasa, vai tādā izpratnē, kā ar profesionālu ievirzi un akreditētas, vai trenējas kaut kādas grupiņas. Jā? Es domāju, ka kaut kādas grupiņas. Man jautājums, muļķi jautājums, ar ko atšķirās sporta skola ar profesionālu ievirzi un akreditētā no pulciņa. Mete ir akreditēta skola, ja pulciņš? Akreditēta skola. Akadēmija viņa ir federācijas izpratnē, bet likumdošanas izpratnē viņa ir profesionāls ievirzes sporta skola. Pulciņš ir pulciņš, vēl jau ir vienkārši. Kas ir pulciņš? Pulciņš tas sanāk vienkārši grupa, kas. Ir interešu izglītība, ko pašvaldība organizē pēc skolu darbs, vienkārši tur, kur tā kā hobijs, un kas mums ir ļoti, es domāju, ka nav uzskaitīts, un īstenībā tur vēl ir tas potenciāls tam bērnu jauniešu sportam augt. Daudz, kur darbojas jau arī tā vienkārši tās saucamās grupiņas, ka kāds treneris savāc. Jo vienkārši man basketbolā meita spēlē, viņiem ir BS Rīga, zem pašvaldības. Un tur ir BS Jugla, Imanta. Tas ir visticamāk struktūra vienības, bet pēc būtības tā ir viena sporta skola. Un tāpēc es gribu, ir Kolibri, es zinu, droši vien, ka tas ir privāts, visdrīzāk. Vai ar augstskolām vai vēl kaut kur, bet Jo man liekas, ka futbolā, es nezinu, man liekas, ka futbolā ir daudz vairāk tādu privāto skolu, akadēmiju. Te ir jāsauc uzreiz arī piemērs, un nevelti ir izveidot arī privāto profesionāls ievirzes sporta skolu asociācija, kur apvienojušies futbola un hokeja klubi, kas tieši par šiem jautājumiem jau vairākus gadus runā. Un nevelti, es tagad nepateikšu, kurā gadā, bet ir izveiktas izmaiņas, ka principā šobrīd jau pašvaldība var līdzfinansēt privātos klubus. Kas jāizdara? Ir jābūt atbilstošam lēmumam, bet ja tev tā kā ļoti bieži Nē. Ja tev ir iespēja, tas nav tavs pienākums. Tu vari darīt un tu vari nedarīt. Ja? Un skaidrs, ka tikmēr, kamēr tev nav melns uz baltu uzrakstīt, ka tev tas jādara, ļoti bieži tomēr izvēlas to citu ceļu. Jā, tā ka mēs šobrīd vienkārši. Bet, ja mēs no otras puses paskatāmies, ir sporta skolas vai pašvaldību. Ja tagad pieņem to lēmumu, kas notiek ar tā? Es varbūt biju prom, kad jūs par šo runājāt. RFS taču arī strādā. Loģiski. Tev vienkārši tā izpratne ir tāda. Sporta skola un pašvaldības dibinātā sporta skola vienkārši finansējuma avoti divi. Valsts treneru likmes, pašvaldība nodrošina respektīvi visu pārējo. Šobrīd, ja mēs atgriežamies pie futbola klubiem, privātās virsmas, viņi saņem valsts dotāciju treneru algai, bet viņi nesaņem visu to, ko saņem papildus finansējumu. Līdz ar to vienkārši kas mainās, tas mainās to, ka principā mēs saprotam, ka šiem klubiem rodas daudz lielākas iespējas jau esošajā formātā, jo viņi jau šobrīd nav sliktāki. Metiči nav sliktāki par Rīgas futbola skolu. Līdz ar to, bet viņiem parādās daudz lielākas iespējas vēl strādāt un attīstīties citos virzienos. Respektīvi, mēs runājam par to, ka mēs gribam nostiprināt šo segmentu un šo vidi. Par šo runā? Šobrīd kādā stāvoklī? Tur gaitiņos augšā ministrijās. Šobrīd mēs ar Ģirtu, ar Miku, mēs šobrīd cenšamies šo ideju iedzīvināt. Mēs esam runājuši arī ar sporta apakškomisiju. Es zinu, ka arī Vladimirs Steinbergs šo ideju atbalsta. Respektīvi, mēs cenšamies
teiksim tā, šobrīd tā situācija, kad kopumā valstī šo sporta sistēmu cenšas pārveidot, jā, tas ir ļoti pateicīgs laiks, lai nāktu un aizstāvēt savas idejas un nākt ar priekšlikumiem. Jo tādā momentā, kad viss ir salicies un ka tā sistēma, teiksim tā, vairāk vai mazāk iet kaut kādā vienā virzienā, atnākt ar kaut kādām revolucionārām idejām, droši vien, ka ļoti sarežģīti. Un skaidrs, ka šī sistēma, ja viņa tiešām tiks apstiprināta, viņa tomēr, tādā manā izpratnē, viņa tomēr būs, zināms, game changers. Jā. Un pakāpē. Mazais aizbreakers, tu kaut kas kārtuvī tagad esi bijis ģenerāls sekretārs vai arī virslīgas izpildirektors. Kaut kas rēcīgs tev darbā ir gadījies? Tā kā reāli kaut kas fails vai rēcīgi, kaut kas tāds, ka wow, kas tā sanāca. Es padomāšu, varbūt, ja es atcerēšos, tad es sarunas vērtēju. Ja jādomā, tad nebija rēcīgi. Ainārs deva svētēji savu mociju fotosesiju. Jā? Tas ir jautrākais, ko es zinu par Aināru. Nice! Tam mocim pieaug vērtība, vai ne? Es ne. Uzreiz. Bet tā ir tavs skatījums uz... Nē, davai aiziesim. Izstāsti to stāstu, kā tu nokļuvi futbolā vispār. Tu pazini Maksimu, tu pazini, nezinu. Tā kāpēc? Tu biji voļukā, viss bija forši, Un redzam, kur nonācām ar tevi. Dirsā. Tā situācija bija tāda, ka es vienkārši pabeidzu darbu volejbolā. Kāpēc pabeidzi? Tur viss slikti bija? Tur bija visādi arī laiki interesanti. Tur arī bija, kā to sauc politikā sports vai politikas sports. Un, respektīvi, es saprotu, ka tādos apstākļos strādāt ir diezgan sarežģīti. Un es domāju, ka ir jāmeklē un jāizmēģina kaut kas cits. Šitos vārdus saka gandrīz katrs cilvēks, kurš pastrādā Liepājā. Sveicīgs, eģiks sveicieni. Nē, un tas stāsts, viņš ir vienkārši tāds ļoti prasts un ļoti vienkārši. Kā tu sagatavo kaut kādu CV, tev ir kaut kādi draugi paziņas, tu viņus aizdod, un tad tu zini, ka tu esi kaut ko izdomājis. Tu daudz izsūtīji CV? Baigi daudz nē, droši vien. Baigi daudz nē. Tur jau tas laiks bija. Pastāsti, uz kurien vēl aizsūtīji? Kur tu varēji būt? Tagad vēl varbūt. Kur tu varēji būt laimīgs? Pie Savicka? Nē, man tā doma bija tāda, ka es gribēju prom no sporta. Es gribēju iet kaut kādā privātā. Man tā doma bija, ka es varētu nonākt kaut kādā privātā biznesā, jo pat cik iepriekš kaut kad jau esmu strādājis. Tad netika pieminēta banka, bet es arī strādāju arī privātā kompānijā, kas bija tas periods, kad es tur 6., 7., 8. gadu, kad es apvienoju kopā ar volejbolu. Tad man tā doma bija tāda, kā saka, pašvērtējums tīri normāls, jā, kāpēc lai nepamēģināt kaut ko, bet tas CV kaut kādā veidā nonāca līdz Maksima galdam, jo viņš bija tikko laikam apstiprināts par jauno prezidentu. Pirmais jautājums, kas ir Latvijas futbola virslīga, kas ir futbols? Sports. Nē, tas viss bija krietni, tā varbūt interesantāk, jo pēc būtības, ja tu esi strādājis sporta vidē, tad tu jau tomēr ļoti labi saproti, ko nozīmē futbols. Ja tu to Latvijas sporta hierarhiju, tu ļoti labi saproti. Krievi totalizators, ko vēl nozīmē futbols? Nav cilvēki, viss slikti. Un principā tie mīti, jā, viņi pirmkārtām, viņi skaidrs, ka sabiedrībā ir, jā. Viņi ir, jā. Un tādā momentā, kad tu atnāc un aprunājies, jā, es vēl joprojām uzskatu, ka Latvijas futbola lielākā vērtība tie ir tie cilvēki, kas tur visā darbojas, jā, jo mēs ļoti bieži, man liekas, nepamatoti varbūt līdz galam nenovērtējam tos cilvēkus, jo tas resurss ir visvērtīgākais. Kamēr nenomirst cilvēks. Tas nav joks, tas vispār kopumā. Jā, tas zāstakreklēģi liek iekšā līdzi. Es kā tagad atceros to pirmo sarunu, kas bija, ka Maksims uzaicināja, tur bija Aldis Sēdi. Kurš gads? Man liekas, tas bija 18. Jā. Un tad toreiz izrunājām, sapratām, kas es pats priekš sevis vienkārši sapratu, kas ir pa tā struktūra. Respektīvi, jo skaidrs, ka visi bija sapratni par futbola federāciju, bet par atsevišķu organizāciju varbūt tajā laikā mazāk. Bet cik tā pieredze saistībā ar sporta organizācijām man pa visu pārējo, es droši vien, ka sūdzēties nevaru. Viņi ir daudz lieli, jo mēs vēl neizrunājam. Es arī... Sodies mazliet pārtrauc pagāju volejbolā organizēt čempionātu. Federācija. Principā vienīgais sporta veids, kur ir organizācija, tas ir futbols. Tas ir labi vai slikti? Es domāju, ka tas ir labi. Jo? Šobrīd tev ir iespēja radīt atsevišķu produktu. Ir jāatgriežas pie tā, kāds bija pirms sākumos tas mērķis, kāpēc to organizāciju izveidoja. Es pavadīju arī daudz laika runājot arī ar dibinātājiem, jā, kas savulaik dibinātāji.
Jānis Mežeckis, RFS direktors. Uzsovs, ne? Nē. Žuks, jā. Un, respektīvi, tā ideja jau pavisam vienkārši. Tātad futbola virslīgas čempionāts, tas ir atsevišķs produkts, un tev ir iespēja daudz precīzāk, daudz niansētāk, daudz organizētāk strādāt uz konkrēto produktu. Un tādā veidā attīstīt. Jo skaidrs, ka tajā momentā, kad tu strādā vienas organizācijas paspārnē, tajā laikā tas bija, un droši vien, ka arī tagad nav izslēgts, ka tev kaut kur pārklājas kaut kāds intereses, kaut kādi sponsori, kaut kas. Bet, ja kurā gadījumā pie tik lielas organizācijas, kāda ir futbola virslīga un futbola kopumā sabiedrība, iespēja, ka tev pēc savām pazīmēm tad 10 kopīgi klubi veido un strādā pie savas dienas kārtības, ir organizācijām, ir cilvēki, kas nodarbojas, lai to visu attīstītu. Ja? Un tikmēr, kamēr tas viss arī turpmāk vēl veidojas un nes arī pievienoto vērtību, sāksim tīri vienkārši kaut vai finanšu ziņā, ja? Tad kāpēc lai nedarītu to? Jo šobrīd, ja mēs atgriežamies pie tādiem vēsturiskiem datiem un salīdzinām vienkārši, kas ir virslīga 18. gadā un kas ir virslīga 2023. gadā, es viennozīmīgi varu pateikt, man nav tagad grāmatvedības pārskati, ja? Bet es nenokļūdīšos, ja es teikšu, ka tas ir vismaz 2 reizes lielāks budžets, daudz lielāka stabilitāte līgumos partneri. Bet pelna, ja? Virslīga pelna? Ir plusi? Virslīga šobrīd ir biedrība. Virslīga nepelna, respektīvi, bet viņa nav mīnusos, un jau viņa vienkārši nevar būt mīnusos, tāpēc, ka tad viņa vairs nedarbos. Pagā klubi kaut ko saņem no jums tā kā? Naudas izteiksmē, nē. Nē, kā saņem? Klubi, piemēram, par translācijām, zin kā? Nē, mērķis jau būtu tādā nākotnē iet uz to. Šobrīd nē. Šobrīd ar tām translācijas maksājumus nodrošināt savu darbu, tā kā vispār savu eksistenci. Jā, eksistenci mēs ieguldam iekšā, lai tās translācijas kļūtu kvalitatīvākas, lai visas tās mazās lietas, ko mēs ikdienā redzam un sajūtam, viņām visām aizmugurē stāv kaut kāda summa, cik tas viss maksā. Tu tici, nevis ir iespēja, bet vai tu tici, ka kādreiz Sporta centrs un LTV7 cīnīsies savā par tiesībām translēt virslīgu? Lai translētu virslīgu. Es tam gribu ticēt. Un tas ir iemesls, kāpēc mēs strādājam pie tā, lai tas produkts kļūtu kvalitatīvāks. Mēs redzam, ka stadiona infrastruktūra attīstās. Un tas, kas ir jāpanāk, lai televīzijas par tevi cīnītos, to jābūt reitingam. Ja mēs nonākam situācijā, ka tas reitings kļūst interesants, tad saprotam, ka tādā momentā mums jau ir iespēja kaut kādā veidā to censties arī materializēt. Tu minēji frāzi stadionu. No Latvijas sportiem, tūlīt pēdējais no manis piedod. Daudz manis šodien, jā. Nē, daudz mums nē, mēs nav daudz. No Latvijas Ainās daudz, tas ir labi. No Latvijas sportiem ir kāds, par kuru cīnās? Es nerunāju par izlasi. Par translācijām, vietējiem čempiem. Nē, esmu dzirdējis. Nav tā, ka tur pa basketbolu tur translācijā. Nē, mēs esam tikušies, mēs esam pārunājuši problemātiku un principā mēs jau šajā kontekstā mēs jau čempionātu līmenī, jā, tad mēs runājam par vienām tā pašām problēmām, kas šobrīd ir, jo mums principā, teiksim tā, televīzijas tirgus un arī kopumā tas mēdīju pārklājums, kas ir valstī kopumā, mēs skaidrs, ka mēs te runājam tikko par to, ka mums cilvēku kaut kur pietrūkst vienā vai otrā segmentā, bet, ja mēs tā paskatāmies uz to, kāds ir arī mēdīju tirgus, mēs arī tur redzam, ka nav jau gluži tā, ka avīzes kļūst biezākas, ka televīzija kļūst vairāk un viss, un tev parādās daudz plašākas iespējas, kur sevi parādīt, atrādīt uz parādi. Tomēr šobrīd tas viss, tas arī mēdīju tirgus, viņš jau arī konsolidējas, jā. Un tas savukārt atkal neatvieglo to uzdevumu, pa kuriem mēs runājam, jā, kā sasniegt plašāku auditoriju pa visu. Protams, ka ir arī citas iespējas, bet vēl joprojām daļa mēdīju, ja mēs paskatāmies dažādas asociāciju un visādas pārskatus, klasiskie mēdīji, viņi vēl joprojām sasniedz ļoti lielu daļu arī auditorijas. Tu par LTV un klasiski avīzes. Es nevaru tikai par LTV, vai tas ir LTV, vai tas ir GO3, vai televīzija. Vai tie rāģi. Tas mīts, ka televīzija mirst, nav patiesi. Es teiktu, ka tās ziņas ir stipri pārspīlētas. Bet tu minēji to, ka tu gribi taisīt labu produktu, kā, lai būtu interese cīnīties par kaut kādām lietām, kā, lai tas iet uz augšu. Tu minēji, kļūst labāka infrastruktūra, ko redzam tajā televīzijā, lai tas produkts būtu labāks. Tu to vari gribēt dafigā. Kamēr to negribēs klubi, un attiecīgi tas ir vai sporta bāzes, vai kuru viņi spēlē. Kā tā sadarbība, cik daudz viņi nāk pretī un cik daudz viņi tev tic, ka tiešām to vajag uzlabot, vai come on, būs labi. Un te droši vien, ka ir atkal jāpaspēr, kā mēs paceļam kādu jautājumu, un tomēr jāsaprot, kā tas viss vēsturiski veidojas un kāda ir izpratne par to visu.
Fundamentālais jautājums ir par to, kam būtu vai nebūtu jābūt infrastruktūrai. Mēs, protams, ka to varam klubu kontekstā runāt, bet mums šis jautājums ļoti bieži arī parādās federācijas kontekstā. Es varu pateikt savu viedokli. Manā izpratnē infrastruktūras jautājums tas tomēr ir valsts un pašvaldību jautājums. Es uzskatu, ka ir jārada. Uztaisām vietu, kur? Es uzskatu, ka jārada vide, lai tālāk cilvēki, kas nāk ar savu aktīvu, ar savu ieguldījumu vispār. Jo man ir grūti iedomāties, ka pie visas tās problemātikas, ko mēs uzskaitījām, ja, ka tāds normālos apstākļos, ka tas vēl būtu kluba pienākums izveidot. Skaties, es 3 mēnešus komentēju Polijas ekstraklasi. Man visu laiku likās, tur, kur es pavadīju 5 spēles, klasiskās, tur ir privātais, kam palīdzēja pašvaldība, jo tur 2 klubi tajā pilsētā, un abiem uzcēla nenormāli skaistus, vienam lielāku, vienam mazāku stadionu, bet tu sāc komentēt, ko tu dari, tur gatavojies stadionu nosaukumu. Jāpasaka. Stadion Miejski. Miejski tas ir pilsētas stadions. Pilsēta. Pat Leham Poznaņa tur tas milzīgais pilsētas stadions. Viņu tāpat nenosauca par pilsētas stadionu. Man visu laiku likās, ka turpat, kur ir skatītāji, kur ir biznesa, ka tur paši var uzcelt. Tur neceļ paši cilvēki. Varbūt tāpēc, ka tur ir biznesa kaut kādā veidā, un viņi uzbūvē. Pašvaldība jau neko neiegūst no tā, ka viņi tirgo. Viņi vienkārši rada to, ko tas ir līdzīgi, kā reizēm biznesa sīkabā. Viņiem ir prieks, ka Poznaņā ir super stadions, ka tālāk jūs darbojaties. Tu esi mākslinieks arī dažreiz. Reizēm, jā. Tad iedomājies, ka... Es zīmēju, baigi tad tagad iedomājies, es negribu nosaukt, kuru tur ir režisori, bet viņam pateikt, klausies, tu gribi režisēt savas izrādes, tev jāuzbūvē teātris. Un tad tu tur varēsi ar trupu nākt, un tad tu varēsi nākt un rādīt teātri. Bet mēs taču saprotam, ka tas kaut kā neizklausās normāli, ne? Sporta kontekstā ir saprotams, ka ir kaut kādām būvēm, ir iespēja varbūt viņas komercializēt un tālāk, lai viņas strādā. Bet ir noteikti, ka liela daļa infrastruktūras, ko tādā veidā noformulēt, ir ļoti sarežģīta. Vai kaut kāda privātā pašvaldība partnerība kaut kāda? Tāpēc vienkārši pasakot uzreiz jāpasaka B, tās lietas un to ieguldījumu, ko šobrīd veido klubi. Respektīvi, ja mēs pienākam pie atziņas, ka principā normālos apstākļos tomēr būtu jābūt infrastruktūrai, kur tu vari nākt iekšā un darboties, tad tas ir vienkārši nenovērtējams. Jo atgriežamies, mēs ļoti bieži tur runājam kaut kādos ilgos laika periodos, mēs zinām, ka mums mainās cilvēki, mēs tur atnākam, mums ir viens sporta ministrs, ne ministrs vai kas tur atbildīgais, tad mums ir otrs. Ministri mainās, ierēģi paliek. Jā, ministri mainās, ierēģi paliek, bet ja pagājuši gadu kaut kad ap augustu LNK parkā grieza lentīti, tur bija vieni ministri, tagad jau ir citi ministri. LNK stāv, un tur jau pat 4 apgaismas stabi stāv. Jā. Tieši tas pats notiek tagad paralēli, Meta kārto savu infrastruktūru. Cerams izdosies reāli. Respektīvi, gan preses namā, ja es nemaldos, tad laikam runa bija par nākamā gada rudeni. Preses namam blakus būvēt, pārbūvēt teritorijā, un uz viena korpusa jumta ir futbola laukums. Un respektīvi arī tas ko Meta apsaimniekos, uzbūvēja, un Meta nāk iekšā. Arī tas stāsts par to, tātad ganību dambī pa viņu bāzi, vai Rīga FC, ko ieguldīja. Tas viss ir, to nevar pārvērtēt. Tad līdz ar to vienkārši šeit ir jārunā par to, ka tas ir pirmkārtām jānovērtē. Bet kāpēc valstī jāatbalsta tas? Jums tas piķis ir, come on, būvēt paši nekā. Un te ir viena fundamentāla problēma. Tas ir pirmkārtām mūsu pašu izpratnes jautājums, kādā veidā mēs uz to skatāmies. Un otrām kārtām, tad, kad mēs paši sev to esam nodefinējuši, tas ir kādā veidā mēs to pozicionējam attiecībā pret, droši vien, ka angliski tas vārds saucas stakeholders, latviski es nezinu, kā viņam tulkojuma nav, droši vien, ka mūsu sadarbības partneriem. Kaut kādā veidā ir nepareizi radies priekšstats vai mīts, ka mums tagad aizmugurē ir tās lielās organizācijas un ka viņas atrisinās visus mūsu pašu problēmas. Es domāju, ka šajos jautājumos būtu jābūt nedaudz pieticīgākiem un krietni prasīgākiem. Un tādā momentā es šeit nevaru šodien nepieminēt, tad, kad es biju vēl volejbola federācijā, kad es zinu, ka tagad atceros sēdēju vienā sapulcē izglītības zinātnes ministrijā. Gads tas varētu būt kaut kāds, negribu samelot 14. vai 15. bet tas bija tas laiks, kad bija tie visi stāsti par Baronu ielas stadionu, par Daugavas stadionu, par visu pārējo. Bija prezentācija, pirmie stāsti par to, kāds izskatīsies Daugavas stadions un cik ļoti labi. Es domāju, ka jūs... Tā Ligzdekas vēl bija tāda? Ligzdekas nebija, tur bija kā. Pirmajos projektos bija vispār tikai viena tribīna, jo tajā laikā, jūs taču zināt, kā Daugavas stadionu, kāpēc viņš ir tāds, kāds viņš ir. Deju svētkiem.
Nē, pēc būtības tad viņš ir atjaunots pie Eiropas Savienības projekta. Kā kultūras būve, kā es saprotu. Nevis kā kultūras būve, bet degradēto teritoriju, respektīvi tur kaut kāda attīstīšana vai, respektīvi sakārtošana. Joprojām degradēta. Jā, bet tā būtība bija tāda, tas, ko es gribēju pateikt, tur vienkārši tas ir atsevišķs sarunas temats. Jā, Mums ir laiks. bet tas stāsts ir par to. Es kā tagad vienkārši atceros, jo es tad Jānu Mežecku vienkārši pazinu kā Futbola federācijas ģenerāla sekretāru. Mums bija sapulcs, mēs arī bijām kā pieaicināta organizācija, un tur atnāk tur tie auditori, viņi tur visu nopietni stāsta. To jūs kādreiz viņam varat paši uzprasīt. Ja viņš atcerās, viņš arī apliecinās to. Un viņš saka, viņš tā ilgi ciešās tur tās prezentācijas, un viņš saka, klausieties, bet ir viens lūgums. Tā auditorija tur nesaprot. Viņi saka, nomainiet lūdzu savos tekstos, ka jūs būvēsiet nevis stadionu, bet jūs būvēsiet pusstadionu. Viņi tur ir liels acis, viņi nesaprot, ko nozīmē pusstadions. Viņi saka, ka tas, ko jūs taisaties būvēt, tas nav stadions. Respektīvi, tas nav stadions tādā izpratnē, tur, protams, ka tur bija pārunas un tur, visi tie skaidrojumi, bet tas stāsts ir par to, ka tā izpratne, viņa jau sapratne, viņa kopš tiem laikiem nebija. Un es domāju, ka tas arī bija galvenais, tas iemesls, kas toreiz traucēja arī, zinu, ka Guntaram Indriksonam tur droši vien arī savas versijas, un mēs šeit tad esam arī runājuši, bet beigās mēs tomēr nonākam pie tā, ka mēs šobrīd esam nodzīvojuši, cik jau kaut kādi 7 gadi. Un nekas nav. Un jautājums ir vēl joprojām tas pats, bet mēs saprotam, ka ja tajā laikā pašvaldība vai valsts būtu pielikusi savu roku reāli, tad mēs saprotam, ka tajā Barona ielā tas stadions varēja būt. Bet kāpēc? Es nevaru saprast, tur cilvēki iet par deputātiem, prezidentiem, ministru prezidentiem, nezinu, ierēģiem. Acīm redzot, tā sapratne līdz tiem cilvēkiem vienkārši nenonāk. Un te mēs atgriežamies pie tā jautājuma par to, kādā veidā, kas ir tas, par ko mēs komunicējam. Jā. Jo, ja mēs komunicējam par to, ka mums viss kārtībā, mums uzbūvēs, tad droši vien, ka tas varbūt līdz garam rada nepareizu priekšstatu arī citiem cilvēkiem, kuriem jāliek. Vienkārši Kristiāns no Brāzes, man ir atveris, nafīgā, mums kaut kas jāpalīdz, jāboja jums ir 15 miljonu budžets, Es būvēšu labāk, tās nav svarīgi, uzbūvēšu labāk kādam lokšaušanas stendus kaut kādus, jo viņiem taču nav naudas, Tāpēc tas jautājums par infrastruktūru ir fundamentāls. Lai kā mēs nerunātu, vienalga, par kuru sporta veidu mēs nerunāsim, jebkura sporta veida attīstība, viņa nav iespējama un nav sakārtotas pamatlietas. Tāpēc mēs gribam vai negribam, mums ir vienmēr jārunā un jāsalīdzinās ar vieniem ar otriem sporta veidiem, lai saprastu, kādā vidē mēs esam, kādā veidā ir iespēja mums apkalpot mūsu sporta veidu, strādāt, kādā vidē var atnākt līdzjutēji skatīties. Jo lai kā nebūtu, risinājums kāds, ko darām, ir slikti, ko darām. Un tu saki pamatlietas. Es uzskatu, ka tas, ka mums nav nacionālā stadiona, tāpat nav tikai futbola problēma, tā ir valsts problēma, tā ir vizītkarte, tas ir kauns. Tas nav kauns, tas ir purvs. Bet ja tev atbrauc UEFA, es aizmirsu, kas bija prezidents vai kas toreiz tā tikšanās, ka bija un ka tev sarunāta tikšanās un tev neatnāk ministru kabineta vadītāji. Infantino bija. Es neatceros, kurš no viņiem bija, bet es zinu, ka vienreiz bija tas stāsts, ka viņš atlidoja nesen bija. Tad mēs vienkārši atgriežamies par to, ka tam jautājumam, viņš ir fundamentāls. Un kamēr mēs paši par to nesāksim aktīvāk komunicēt, tāpēc ir jānovērtē un jāsaka ļoti liels paldies par to, kas notiek privātā sfērā. Bet tāpat laikā mēs atceramies, ka mums virslīgas čempionāts geogrāfiski tomēr nav tikai un nekoncentrēs tikai ap Rīgu. Viņš ir daudz plašāks, un mēs gribam... Medaļas ap Rīgu koncentrēs tikai, Rīga, Valmiera. Un mēs gribam, lai arī Latvijā tā infrastruktūra būtu, lai arī Daugavpilī viņa būtu laba. Valmierā, lai Valmierā, lai tas stadions arī būtu līdz tādam līmenim, ka Eiropas kausa mēs varam spēlēt nevis tikai izņēmumu kārtā šogad, tāpēc, ka Daugavas stadions bija remontā, bet tāpēc, ka vienkārši viņš ir tāds, lai tur varētu spēlēt. Kad būs mums stadions? Kādu domā? Tu to vecīti nopietni uztver, to, ko tur piesolīti mūsu visiem. To arābu investoru. Man nebija iespēja ar viņu tikties. Es nevaru viņu novērtēt. Es tiešām ticu, ka tādā pārskatāmā nākotnē, ja to visu tā saliek. Pārskatāmā es redzu 10 gadus. Es dzirdēju versiju, ka ar to arābu vecīti vienkārši Infantino vāc savu balsu nākamajā vēlēšanas. Atbrauc, pateica sveiki, būs stadions. Mēs Latviju nobalso loģiski par šo te. Es šito nevarēšu nokomentēt, jo es to vienkārši nezinu, bet tas, ko es zinu un tas, par ko būtu jārunā, tas ir būtiska lūguma
loma pašvaldībai un valsts šāda infrastruktūras objekta veidošanā? Vai tas ir kaut kādā privātā partnerībā ar investoru vai bez investoru? Tas jau tālāk jau ir stāsts par to, kādā veidā tas projekts tiek attīstīts, kā viņš tiek vadīts un pats galvenais, kā viņš pēc tam tiks apsaimniekots. Jo mēs ļoti bieži runājam par sporta bāzēm, un mums Latvijā ir ļoti bieži un daudz bijuši piemēri, kad mums nāk arhitekti sazīmē un daudz un dažādus projektus. Un tad realitātē visi saprot, ka mums tur būs baigā būve un viss būs baigi forši. Tikai jautājums, kā mēs viņu piepildīsim, kā mēs nodrošināsim. Kas tur dzīvos? Kas tur būs dzīvos, kā tur to visu apsaimniekos. Un tad sākas tas birokrātiskais moments, ka tas viss iestiek kaut kur un kaut kas notiek, kaut kas nenotiek. Līdz ar to tas sausais atlikums šobrīd par Latvijas tādu sporta infrastruktūras plānu, tādā plašākā kontekstā. Ja? Mēs atgriežamies, ka pagaidām laikam no tādas plašāka plāna. Man grūti kaut ko nosaukt un kā labāku piemēru nosaukt, ka tas ir savulaik uzsāktā Olimpisko centra programma, kas tika realizēta. Visās pilsētās ir Olimpiskie centri. Bet tur nav kam spēlēt. Un saprot, ka ir pagājis kāds gads, kā nav kam spēlēt. Tie Olimpiskie centri pirmkārtām ir izveidoti. Un jāsaprot, vai tas Olimpiskais centrs visās vietās, vai viņš var sevi atpelnīt. Jo tas ir tas jautājums fundamentālais runājot par infrastruktūru. Ir jāsaprot, ka lielākā daļā... Uzbūvēt, mēs jau varam palīdzēt uzbūvēt, bet vai tu varēsi uzturēt viņu? Kurā gadījumā var neatpelnīt, ne? Jā, un tie ir jautājumi, kas viss ir jāsaliek, un tad tur jāsaprot, ka tas ir ieguldījums principā, veselībā, vietējās vides stiprināšanā. Nešanas vārda pasaulē. Ne pasaulē, bet mēs atgriežamies pie tā, ka tas ir tikai normāli, ja tev katrā lielākā apdzīvotā vietā ir iespēja nākt un sportot. Bet šobrīd viņa ir. Mēs nesen te runājam, ka kaut kur kādā Ilūkstē ir baseins. Ilūkstē ir baseins. Jurijs nemāk peldēt, tāpēc, ka nebija baseina. Baseina tas savulaik bija trends. Respektīvi, tas ir noteikts kaut kāds laika posms, bija, atceros, tas bija kaut kādi 11, 12, 13, kad principā tā bija tāda populāra lieta katrā pašvaldībā. Vienkārši mēs runājām, Petrovs stāstīja, ka ir zāle kaut kur, kaut kādā vietā, es neatceros. Bet arī baseins nav slikti. Tas ir pamats, sīkiem. Bet ir baseini Ilūkstē, ir zāle, nezinu, Aiviekstē vai kur tā ir upē. Nav nacionālā stadiona. Nacionālais stadions ir tikai viens no elementiem, ja mēs runājam tādā sporta pārvaldībā. Arī tam jau apkārt, tas arī ir apkārt. Stadiona infrastruktūra, tas ir stadions, un infrastruktūra ir viens no elementiem, ja mēs runājam par to, kādā veidā mēs pēc 5-10 gadiem redzam Latvijā sporta dzīvi, vispār ko viņa veidojas, infrastruktūra ir viens no elementiem. Tur jau ir nākošie, kā viņš veidojas, jo mums jau to jautājumu loks, viņš ir diezgan plašs, un tad, tur ir jādod, tur principā, jātur īkšķi, lai šobrīd, tā kā tiek veidot šīs jaunās iestrādes, visi likumi, departamenti tiek veidot un viss, lai izdodas, tikt uz jaunām sliedēm. Es nevaru būt labs hokejs, ja man nav ledus. Daugavieta davai cīnies. Vēl vien, pirms raidījuma mēs runājām, Maināri, par to, ka tu Petro pieminēji, ka bija skatījies tā kā, un tur bija sarunas par to segumu, telpu futbolam. Kas segums, un tu minēji faktu, ka volejbola federācija, tevā laikā, vai kad bija nopirkusi to labo segumu, un vienkārši viņi vadāja apkārt pa visu Latviju. Ne visu Latviju, bet kur vajadzēja. Tas ir vairāk, ja mēs runājam par to, kādā veidā tas sports izskatās. Jo savulaik, kas tas bija pa čempionātu, kad bija Arēnā Rīga, tad tur arī bija Čempionu līgas fināls. Tur bija atvests šis segums. Un, ja tā vienkārši velk paralēlis ar to pašu volejbolu, ja mēs skatāmies kā pa televīzijas produktu un arī klātienē esot kā līdzutējiem, tas ir pavisam savādāks skats. Un, ja mēs iedomājamies, šobrīd, pieņemsim, tagad Čempionu līga, kur viņi būs tagad Jelgavā laikam, tad mēs iedomājamies, ka tur šobrīd tā zāle, tur tā forša zāle, viss kārtībā, bet tur tās līnijas ir baigi daudz. Miljons, tie volejboli, visi volejbols. Un ja tu ieliec iekšā to sintētisko grīdas segumu, tad tas iedod pavisam citu. Nebūs tagad? Cik es zinu, tad laikam federācija nav īpašumā, ja kaut kas nav pamainījies. Rīga FC. Nopirkt var. Aināra, rubrika PPK čata jautājumi. Kaspars no Daugavpils jautā, kāds tev ir labākais sasniegums tālliekšanā? Es nezinu, es ceru, ka tas ir kaut kāds inside joks. Tas ir inside joks. Es vieglēdīgā laikam vienreiz sacensībās esmu piedalījies skolas laikā kaut kādā 6. vai 7. klasē Ilūkstē, bet man liekas, ka es toreiz tālumā neskrēju, man liekas, ka es skrēju īsās distances. Tas Kaspars Sadirs mums kaut kā šeit labi piedodiet. Tālliekšanā, es domāju, kaut kāds vēl tālliekšanā. Klausies, davai par virslīgu parunāsim. Maķenīt, jā.
Mazliet. Jau ilgi runājam. Tu priecīgs par sezonu kopumā? Ļoti. Kādas bija lielākās vilšanās tev šogad? Mēs mēs filmējam ceturtdienu, otrdienu ar Arkādiju, neredzēju par virslīgas finišu runājām. Un es biju pārsteigts, ka tikai 2 spēles pārceltas bija. Tas nav rekords tavā laikā vismaz. Tas ir rekords, un īstenībā tas cipars varēja būt vēl mazāks. Jo pirmo spēli pārcēla dēļ laikapstākļiem metē. Jā. Un otrā Valmiera. Un Valmiera pārcēla, tāpēc, ka tur laikam ceturtdienā bija paredzēts loks priekš konferences līgas, un spēli ielika otrdienā. Savukārt, lai no svētdienas pārcelt spēli uz sestdienu, nebija pieejams Daļiņu stadions. Respektīvi, ja tur būtu iespēja, ja tur nebūtu viegli atletikas sacensības, tad sestdienā jau varētu nospēlēt, tad tā spēle principā nebūtu pārcelta. Un tā nav vilšanās. Nē, es pajautāju par vilšanos, kamēr tu domāji. Nē, un tas īstenībā, tas ir viens no mērķiem, tad, mēs stādām un veidojam kalendāru, jo es zinu, ka šis jautājums ļoti bieži daudz apspriests. Ka, viens no tiem mērķiem arī ir, jo ir skaidrs, ka klubi tie, kas piedalās Eiropas kausos, viņiem tas vasaras kalendārs ir ļoti skaidrs un saprotams, bet, ja mēs atgriežamies pie mūsu pirmo gadu pieredzes un tā, ka mēs apsēdāmies pie galda un mēģinājām saprast, kas ir par problēmu, tad viena no problēmām bija tāda, ka bija samērā daudz šo pārcelto spēļu tieši Eiropas kausu laikā, un tā bija viena no tādiem neformālām vienošanās, ka mēs vienojāmies, pa cik mums ir iespēja, izmantojot to formātu, kādā veidā mēs veidojam kalendāru, viņu nedaudz tā kā arī vadīt. Ja tev ir vienkārši izloze, tad tur skaidrs, ka tur vadīt kaut ko ir baigi grūti. Tev kā salozē, tā salozē. Bet tomēr, ja mēs pieturamies pie tā principa, kādā veidā mēs veidojam kalendāru, tad tāda neformālā vienošanās ir par to, ka mēs ļoti stipri piedomājam pie tā, lai nepārcelt spēles. Savukārt veidojam kalendāru tā, lai klubi, kas piedalās Eiropas kausos, savā starpā nespēlētu. Jā, līdz ar to tas nodrošina to, ka klubi, kas nepiedalās Eiropas kausos, viņiem neizkrīt spēles. Viņi vismaz reizi nedēļā to savu spēli dabū. Ja nav kaut kāda ārkārtas gadījuma, kad tā spēle jāpārceļ. Bet, principā, tiek sabalansēts kalendārs un ir mazāk pārcelto spēļu. Šogad, jāsaka tā, ka tās spēles bija 2, un viena no viņām varēja pilnīgi noteikti nebūt, ja būtu bijis vienkārši elastīgāka situācija. Un arī pirmo, man liekas, varēja spēlēt, jo te pašā laikā Valmierā spēlēja. Šis gadījums ir izrunāts, un es domāju, ka tur būs veikti nepieciešamie visi, jo, principā, jāsaka tā, ka šī gadījumā tas bija jautājums par sniegu, tas tikpat labi vasarā varbūt arī ar kaut kādiem citiem laikapstākļiem. Mums tur krusas ir bijušas, negaisa ir bijuši. Karstuma neviens, laikam, spēle nav atcēlis. Ja būtu 3-9. Bet, ja būtu tāda krusa, kā viņa bija, ka viņi tur mašīnas, tur logus sit ārā, tad arī tas būtu viens no faktoriem. Un, principā, mēs vienkārši no katras gadījuma kaut ko mācāmies, un tāpat kā ar apgaismojumu jautājumu radās jaunas iestrādes reglamentā. Tā es domāju, ka arī šis jautājums būs vienkārši iemesls, lai tam pieiet. Tas ir stereotips, piemēram, no Krievijas armijā, ka bija ģedapšana un tam līdzīgi. Ja? Jums ir jaunies ienācis jūsu klubiņā slēgtajā, ja? Kuriem visiem ir smukie tie beņķīši tur jūsu ofisā un tā. Grobiņu virslīgā. Kad jūs saksiet viņus paklāja kaut kādā veidā, un tur būs tāds, ka atnāk tur viņa vadība pie jums uz ofisu, un jūs tā, salagas. Tagad jums vajag to. Nē, tas viņa ies pie LFF. Un tur Dons sēž tāds pretī. Nedarīsim gan. Kā tas notiek tā jaunās komandas ieviešana, iniciācija virslīgā? Ieviešana pirmkārt viņi sākas ar to, ka mēs, principā, jau tādā momentā, kad ir apstiprināts, mēs sazināmies un informējam par to tālāko gaitu vienkārši, kā mēs Sveicināti, apsveicam jūs, tiektos futbola virslīgā. Jā, es jau zvanīju, es jau apsveicu. Painteresējos par infrastruktūru, kur plāno, jo tas mums ļoti svarīgi, jo mēs sākam darbu pie kalendāra veidošanas. Jā. Un mums tas ir svarīgi, jo ja vienā pilsētā, vienā infrastruktūrā mājos 2 klubi, tad skaidrs, ka kalendārs jāveido. Mums ir vienkārši par to jāpiedomā klāt. Un tad tādā momentā tā ir pirmā sadaļa. Tā otrā sadaļa, tas, par ko droši vien, kas mazāk varēšu nokomentēt, jo tas ir attiecības ar futbola federāciju, tas ir viss, kas saistās ar kluba licencēšanu akreditāciju, un paralēli process, ko mēs pārunājam saistībā ar savu komerces reglamentu, lai klubs, kas ienāk iekšā, viņš pilnībā izpildītu visas tās saistības, kas mums ir gan pret ārējiem partneriem, gan pret iekšējiem partneriem un attiecībā arī pret visiem kolektīvi. Ja. Kurā momentā tiek drukāta uzlīme uz krēsla, tas ir tādā momentā, kad klubs ir saņēmis apstiprinājumu, un tas tādā ziņā mums tāda identitātes un piederības zīme, jo mums tas stāsts par to biroju, viņš arī droši vien, ka būtu atsevišķi varbūt raidījuma vērts, jo mums ir tas mērķis radīt, lai to piederību, lai tad, kad tas klubs atbrauc uz to sapulci. Bieži jūs tur tiekaties?
Mums ir tradicionāli, mums ir pirmssezonā, sezonas laikā mēs 1-2 reizes tiekamies. Mēs šeit lāvā tiekamies biežāk, Jurij. Es ceru, ka būs aizvien biežāk. Ir kāds, kas nav bijis no klubiem tur? Nē, visi ir bijuši. Bet ja vispār kādu paslavēt reāli 2 klubi, ko tādu uzslavēt no virslīgas, kuri reāli iet virslīgas pavadā. Un tā kā jūs sakat, jūs vajadzētu darīt to un to. Kristiāni, iedomājies, viņam ir 10 meitas un viņam... Es zinu, jā. Es zinu atbildi. 3 pārtas verdzībā normāli. Nē, mums ir, šī gadījumā es varu pateikt tā, ka mums ir tomēr kopējās prasības par to, kam būtu jābūt, un te ir tikai jautājums vienkārši par to, kā to reglamentu izpildīt. Jā. Par to, ko klubs dara un dara vairāk, to es domāju, ka mēs visi varam redzēt, un to mēs varam arī novērtēt, un to novērtēja arī skatītājiem līdzekļi. Tā ka šī gadījumā tas ir ļoti forši, viss tas, kas notiek vairāk un labāk. Taisnība, ka tur sākumos, es nezinu, vai tu jau biji dzirdējis stāstu, kad parādījās, ka bāneri tur jābūt, virslīgi. Elementārām lietām kaut kādā. Ka teica, nafik mums vajag, ka klubi tur pašos pirmsākumos. Es nezinu, kā bija pirmsākumos, bet tādā momentā, kad mēs bijām, tad jau tomēr zināms iestrādes pie tā, kāds tas ir pamat produkts, par to jau bija viss. Tā ka šī gadījumā mēs vienkārši to pārņemam un respektīvi turpinam attīstīt. Tavs personīgais skatījums, nevis kā Dakša, kas ir izpildirektors, bet Dakša, kurš interesēs futbolu, vai uz virslīgas mačiem ieeja var būt bez maksas? Tā ir kluba izvēle, bet mēs esam vienojušies. Es pats uzskatu, ka principā būtu jāiet to ceļu, un ļoti lielā mērā tas arī iepriekš runātais, kas bija par to, ka mēs tomēr skatāmies un ejam tajā rietumu virzienā, ka tam būtu jābūt arī biļetēm. Otrā līga, PPK, mājas spēles. Varbūt to var sākt ar simbolisku maksu, vai to var sākt ar abonementu, ar kaut ko tādu, kas varbūt nebūtu uzreiz 10 eiro spēle. Kā 10 eiro? Mums bija tāds plāns. Jā, bet iesākt ar kaut ko jau tas nav slikti, jo mēs atgriežamies, ka tas arī var būt viens no ieņēmumiem, kas beigās summāri, ja tu saliksi sezonas beigās, kas tev veidos kaut kādu budžeta ieņēmumu. Un principā, ja tu neuzliec pa pašmērķi uzreiz tur, kā saka, baigo biznesu taisīt uz to, bet, lai tu tīri tā kā radināt vai pie tā, ka tas kā kļūst par normu, tad kāpēc gan ne? Bet skaties, palielīšos, mēs apsteidzām 2 virslīgas klubus vidēji apmeklētībā. Bet mēs uzliekam tur 2 eiro, piemēram. Tiešām simboliski. Tu taču nokritīs. Tiešām taču būs, tu taču zini mūsu. Ir tā 2 eiro, bet tāpat laikā, To es tev nevaru pateikt, jo... Tu strādā tur visu laiku, tu zini, kā tas ir. Nē, tāpat laikā atnāk tie 200 cilvēki par 2 eiro. Ekonomikas teorija jau saka, par to, ka ir kaut kāda produktu grupa, kas ir elastīga un kas neelastīga attiecībā uz cenu izmaiņām. Var jau būt, ka jūsu skatītājs ir ļoti lojāls un viņš to vienkārši novērtēs, ka tas ir viņa ieguldījums jūsu kopējā kluba tapšanā. To jau droši vien, ka jūs labāk zināt, kas ir jūsu skatītājs un cik viņš... Nezinām. Klausies, par 12 komandām Baumas. Es redzēju tavu interviju, ne visi droši vien redzēju, arī vakar es vēl dzirdēju visādas baumas. Pasaki man lūdzu nomierini, ka nebūs, nevajag neko mainīt. Kāds 12 komandas? Es domāju, ka 10 ir, es tiešām godīgi ceru, ka es kļūdos, bet es domāju, ka 5-6 gadu laikā mēs varētu arī atgriezties atkal pie 8, jo nav mums tik stabila visa tā situācija un vajadzētu stabilizēt tās 10, un tas jau būtu prieks, vai ne? Runājot par komandām, man tās baumas arī paši nedaudz pārsteidza, jo es izņemot kaut kur stadionu ar skatītājiem, nekur citur to dzirdējis nebija. Bet es šobrīd, ja man prasa, kā manu viedokli personīgo, tad es uzskatu, ka šobrīd 10 klubu čempionāts viņš ir optimāls, un to nosaka vienkārši virkne faktoru. Un tie faktori pirmkārt ir tas, ka mēs principā pirmo reizi nonākam situācijā, ka mums ir vairāk vai mazāk 10 stabili klubi, un mums principā... Vēl tur 2-3 kaut kā... Un mums pirmā reize notiek pirmkārt rotācija, jo mēs atgriežamies pie tā, ka līgas paplašināšana sākās 18. un 19. gadā, mēs esam... Vienmēr kāds krita ārā, kaut kas un tad tur pa vidu bija Covid, un viss kaut kas tik tur nebija pa vidu, mēs šobrīd esam situācijā, ka mums šie 10 klubi ir un vairāk vai mazāk, viņi šobrīd visi izskatās diezgan stabili. Līdz ar to mēs redzam, ka mums arī pienāk no nākotnes līgas.
Un tieši šajā situācijā, kad mums sāk veidoties tā konkurence, jau principā viens no tām devīzēm, tādiem lozungiem, kad mēs arī iekšienē runājam par to, kādā veidā to līgu veidot, ka tajā līgā gribētu iekļūt un no viņas negribētu izkrist ārā. Ja? Mēs šobrīd saprotam, ka arī ar daudziem citiem elementiem, par ko mēs esam runājuši, tur, vai tas ir Solidarity, vai tas ir jauno spēlētāju atbalsta fonds, viņi kļūst pievilcīgāk. Un tam būtu savukārt jāveido nākamo soli, ka tieši nākotnes līgā būtu jāsāk veidoties vairāk klubiem, vai arī tiem, kuri klubi ir, lai viņiem rastos šī motivācija, ka ienākt iekšā. Jo jāsaprot, ka jebkura paplašanāšanās pie esošā finansiālā modeļa, es tagad runāju par tiem finanšu resursiem, kas tiek iekšē pārdalīti, viņi jau to vidējo nepalielina, viņi samazina. Līdz ar to, lai būtu tā efektivitāte, viņi ir jāturpina uzturēt koncentrēt. Un tādā momentā, kad mēs redzam, ka mums tur otrā ešalonā nosacīti nākotnes līgā sāk veidoties konkurence, un mēs tiešām varbūt redzam, ka tur sāk parādīties stiprāka kluba, un arī mūsu tā iekšējā finansiālā rocība kļūst lielāka. Jo atgriežamies pie tā paša Solidarity finansējumā, kas ir bijis mūsu viens no priekš manis un pārējiem, kas nezina, kas ir tas Solidarity, ko jūs runājat? Solidarity finansējums tātad ir Eiropas klubu raidtiesību ieņēmumu daļa, kas nonāk uz Latvijas klubiem jaunas sistēmas stiprināšanai. Tātad tas ir finanšu resursi, respektīvi mēs droši vien, ka visi skatītāji zina, un visi taču nezina. Parasti sezonas beigās zina, cik klubi saņem Eiropas kausos finansējumu. Visi zina, cik ir liela miljoni tiem, kas piedalās tur Čempionu līgās un grupu turnīros un visu pārējo. Tātad ir finansējuma daļa, kas no šīm raidtiesībām tiek sadalīta priekš klubiem, kas nepiedalās Eiropas kausu grupu turnīros. Respektīvi, ja RFS iekļuva iekšā pagājušajā grupu turnīrā, tad smiltenēkums atlasts. Tad skaidrs, ka nākamajā ciklā RFS šo naudu no šī Solidarity fonda nesaņems, jo viņi ir grupu turnīru dalībnieki un savu finansējumu viņi saņēmuši caur turieni. Bet, respektīvi, tā ir daļa no kopējā finansējuma, tas ir raidtiesību ieņēmumu, kas nonāk iekšā, lai stiprinātu šo visu sistēmu. Un šobrīd tā visa sistēma veidojas tādā veidā, ka Latvijas klubu... Tas humanās pacīs. Tā ir sistēma, tā ir solidaritātes sistēma, lai stiprinātu pamatus, tā skaitā. Maksājumi strādā. Un, respektīvi, jo labāk Latvijas klubi startē, jo finansējuma apjoms šobrīd kļūst lielāks. Un tā skaitā arī sākot ar nākamo ciklu tiek palielināts arī šis īpatsvars, kas nonāk tieši priekš visiem klubiem. Es tagad nerunāju tikai par Latvijas, bet Eiropas līmenī priekš klubiem, kas nepiedalās Eiropas kausu grupu turnīros. Līdz ar to augot koeficientam no 4 līdz 7% no kopējā finansējuma un arī pieaugot kopējām līguma vērtībām, mēs varam sagaidīt, ka tuvākajos gados, tad tuvākajā ciklā šim finansējumam, iespējams, protams, šobrīd uz galda vēl nav cipari, bet viņš vismaz dubultosies. Bet kuri saņem? RFS nošancē, vai Rīga nošancē, vai Valmiera pofīgi, vai kaut Supernova nošancē Eiropas kausos, Jā. Un labi, viņi pašu naudu nedabūna, bet dabūna līga. Cik tālu dabūna? Kuri dabūna tikai virslīgas klubi? Nākotnes līgas klubi? Šobrīd sistēma ir tāda, ka 75% nonāk virslīgas klubu rīcībā, un tas bija tāds sarunu kompromiss. Vienkārši šogad bija tās sarunas diezgan garas un diezgan intensīvas, un beigās tad kompromiss ir par to, ka 25% iet uz nākotnes līgu un 75% nāk uz virslīgu. Respektīvi, arī šeit tiek ievērot zināmā mērā. 3 sekundes. Kas? Pie pits būtu tikuši. Nē, mēs ne. Tur ir jāizpildās pēc tam ir jāstāstās virkne prasību, lai tu varētu nonākt no kvalitātes. Tā ka, jebkurā gadījumā, mēs atgriežamies pie tā pamata jautājuma, ka ja mums šobrīd mērķis ir stiprināt šo sistēmu un lai mūsu arī kopējais virslīgas čempionāta līmenis stiprinās klubu stabilitāte lielāka, tad mēs saprotam, ka tas nav vienādības zīme ar to no 10 uz 12, 14 liels kaut ko. Šobrīd vienkārši tas jānokoncentrē un jānostiprina, un tādā momentā, kad mēs redzam, ka tas sistēma strādā, tad varbūt kaut kurā momentā to var izskatīt un pārskatīt kādā veidā. Jo tur ir otrs variants, bet otrs ļoti svarīgs jautājums, par ko netiek runāt, ir jāsaprot, ka virslīgas čempionāts jau vairs nav tikai čempionāts, kas tiek organizēts lokāli. Mums ir ļoti daudz skaitlīgi arī partneri, kur mums ir arī kaut kādas saistības attiecībā pret partneriem. No stream, no money?
Ir formāti, ir apjomi, kas arī ir jānodrošina. Jā? Nu, respektīvi, tas nav tā, ka tu šodien izmaini spēļu skaitu un tev rītdien piestādi rēķini. Jā? Tas tomēr ir arī saistības, kas mums ir attiecībā pret tiem partneriem, ar kuriem mums noslēgta līguma. Piemēram, tu noslēdz līgumu ar kādu kompāniju, kas strīmo spēles virslīgas. Jā. Un tev pēkšņi nav interneta stadionā tajā brīdī. Un tu nevari viņu translēt. Tas ir no stream, no money. Ja? Jā, tās ir saistības. Tā ir izpilde, tā ir neizpilde. Okay. Par mani runājot, par naudu un pārējais. Tavs skatījums vispār uz sportā, ne tikai futbolā. Latvijas sportā salīdzinoši arī nesen man Celmiņa podkāstā klausījos, kāda arī bija temats par to, kad budžetu un algas. Zemeamerikā, principā, tu internetā tu redzi, cik kurš saņem aptuveni tā kā. Vai kluba budžeta? Bezmaksas sports paraklamēšu Celmiņu. Es neesmu redzējis neko, kur es pagaidām ne. Bet, principā, vai mēs esam gatavi iet uz to pusi, tā kā, ka kluba publicē kaut savu budžetu, ne visi, tā kā, bet pamatā viņiem pienākums. Bet Lursoftā jau ir. Bet tas ir Lursoftā, jā. Paši publicē savu budžetu. Piemēram, tas spēlētājs saņem tik un tik 2 gadu līgumus par summu, tur, nezinu, 300 eiro gadā, jā. Tu būtu gatavs pateikt, cik tu pelni? Šobrīd? Jā, es šodien biju koncertā no Rīta ministrijā un par to saņēmu 200 eiro papīru. Paldies. Tev nebija, ka līgumā tur iestrādāts konfidencialitātes jautājums? Es viņu nelasīju arī. Esi gatavs atmaksāt atpakaļ. Tā ka nē, es jebkurā gadījumā domāju, ka tik daudz, cik ir nepieciešams informācijas, lai iegūtu kopējo priekšstatu par klubu rocību, tāda informācija ir pieejama. Un es domāju, ka visi tie, kas strādā profesionāli un grib strādāt ar šo informāciju profesionāli, viņi ar šo informāciju var iepazīties. Tālāk, kas ir attiecas par līgumiem, pa visu pārējo, tā informācija, es domāju, ka viņam pamazām mainās. Jo, ja mēs atceramies kaut vai, tad, kad es ienācu pirms 5 gadiem, jā, tās informācijas bija stipri mazāk nekā viņa ir tagad. Jā, viņa salīdzinoši ir. Viņa līdz ar to veidojas. Es domāju, ka mēs tā soli pa solim mēs vienkārši tajā virzienā ejam. Un es domāju, ka mēs pēc 5 gadiem skatīsimies. Jūs partneri, ministrijas partneri un kas un kā? Mums nav ministrijas partneri. Vai Vits ir jūsu partneris? Jo bieži vien Latvijas futbolu ņem virsā Vits, tā kā Stratnī rakstos Uldi. Vai jūs ar Vīdu sadarbojaties kaut kādā veidā? Nezinu, viņi saka, jūs sveiki. Ko nozīmē sadarbojamies? Vai Vits mums sūta vēstules, Vits mums sūta vēstules, vai mēs rakstam paskaidrojumus, mēs rakstam paskaidrojumus. Bet jūs esat līgas vadība, nevis klubs. No vienas puses nav jau slikti, ka valsts ieņem dienestam ir interesi par sportu. Jautājums vienkārši, lai tas nekļūst par tādu tendenci. Bet bieži rakstie? Pēdējā gada laikā mazāk. Okay. Tie ir interesanti. Pēdējais, man liekas, bija par Raudu, bet tur arī visbeigās diezgan... Te mēs pa ko mēs runājam? Mēs runājam par klubiem, vai mēs runājam par virslīgu? Par virslīgu. Kā par virslīgu? Sveiki, jūs esat čempioni, mums ir nepatīk kaut kādas lietas jūsu klubos. Tādu jautājumu mums nav, jo principā jau tas, kas attiecas personīgām finansēm, katrs klubs atbild par sevi. Es domāju, ka tas jautājums ir vairāk par virslīgu kā par organizāciju. Mums jau arī ir bijusi komunikācija un dažādas, kā mēs esam arī snieguši atskaites un skaidrojumus snieguši un visu kaut ko. Tādā ziņā mēs jau neesam neko svarīgāk, mums nav nekādas imunitātes. Okay. Kā tu redzi virslīgas attīstību nākamajos 5 gados? Kur tu gribētu redzēt pēc 5 gadiem Latvijas futbola virslīgu? Tad, ja mēs paskatāmies tā retrospektīvi atpakaļ, tad šobrīd tas budžeta vērtējuma pieaugums, lai nesmelot ciparus, tad es teiktu, kaut kur vismaz 2 reizes, tad droši vien, ka to es redzētu 2 reizes vismaz attiecībā pret periodu pēc 5 gadiem, ar daudz plašākām iespējām, un tas ir mūsu pamatlieta, tas ir mūsu televīzijas produkts, lai radītu aizvien kvalitatīvāku iespēju sekot līdzi. Stabilus 10 klubus. Es tomēr, ja mēs runājam par klubu sistēmu un izspēļu sistēmu, es tomēr droši vien, ka šobrīd redzu, ka tas ir tāds optimālais variants, un ja klubu iespējas būtu nostabilizēties gan finansiāli, gan arī tajos jautājumos, ko mēs runājam iepriekš, gan par jaunas sistēmām, gan arī par pašvaldību iesaistīšanos, lai stabilizētu klubu iespēju augt, tad es redzu vēl stabilākus klubus, vai tas ir esošajā formātā, vai tie ir klubi, kas ir jau pienākuši arī no nākotnes līgas, jo vienkārši redz tur sev izaugsmes potenciālu. Tas jau stāsts par konkurenci un par to, kādā veidā tas izveidosies. Dzīvēt fantāzija pasaulē. Es aptuveni nojaušu, kas ir basketbolā, ir Uleps un otrs bija kas? Champions League. Piemēram, tagad, ja veidojās, es pilnīgi morgu te runāšu, ja veidojās šī Superlīga, tā kā no serijas, un UEFA paliek. Un pazaudē Latvijā pasaka tā, ka sveiki. Tagad Latvijas Futbola Federācija ņems un rīkos paši virslīgas šeit prāt. Tagad jūs paliekat pie savējā.
tā situācija teorētiski būtu iespējama. Ka ir LFF čempions Latvijas futbolā un virslīgas čempions futbolā. Nulle un Eirolīga. Es to teikšu tā, es to konfliktu neesmu pētījis, un es nevaru pateikt, tagad, uz ko viņš balstās un kas ir tas stūrakmens tajā visā. Bet šobrīd mums ir ilgtermiņa līgums ar Futbola federāciju, mēs šī līguma ietvaros strādājam. Cik ir ilgtermiņa? Ja es nemaldos, tad vēl 3 gadi. Klausies, bet tur sākumā taču nebija viss glūdi, starp virslīgu un LFF. Tie bija tie pirmie gadi, kad futbolā bija tā, kā bija. Tur tas 18, 19 gads, tur jau interesanti gāja visādā ziņā. Un tur tā arī bija, ka tur tie gadi bija. Bet, principā, tā komunikācija no mūsu puses mainījās tajā momentā, kad skaidrs, ka pie pirmajiem gadiem, tā kā mēs sākām darboties, mums arī ar partneriem tās attiecības lielākoties bija viengadīgas. Un tajā momentā, kad mēs sākām veidot daudz tā profesionālāk skatu uz to visu kopumā, tad mēs sapratām, ka mums patstāvīga līguma neesība ar Futbola federāciju viņu traucē un liedz mums noslēgt ilgtermiņa līgumus tajās segmentos, kur mēs to gribējām. Līdz ar to tas bija viens no tiem jautājumiem, par ko mēs runājam, un tādā ziņā tur jāsaka paldies, ka mums šobrīd šī ilgtermiņa sadarbība ir, un tas mums ir devis iespēju daudziem sadarbības partneriem noslēgt ilgtermiņa līgumus, un tas dod pārliecību ne tikai mums pašiem, bet arī mūsu partneriem. Jau skaidrs, ka saprotams, ka tie dati, tie strīmi un tas viss, ko mēs piedāvājam, tas ir tas produkts, kas tiek vērts. Par cipariem gribēju pajautāt. Tu varētu pastāstīt, cik tur ārzemēs skatās, plus mīnus, kur skatās, jo tur tās platformas. Es šobrīd precīzi datus par ārzemēm, tas, kas saistās tieši ar OneFootball platformu, es tev pateikt pat nevarēšu. Tas, ka mēs pirms pusgada skatījāmies un tā pārklājuma karte viņa bija, viņa nebija liela. Mēs jebkurā gadījumā runājam ne pa milzīgām auditorijām, bet jebkurā gadījumā viņa ir pietiekami liela, lai partneri to novērtētu. Novērtētu nevis tikai ar to, ka tas ir līgums, bet par to arī konvertētu naudas izteiksmē. Tā ka jebkurā gadījumā tas ir, es domāju, ka labākais vērtējums, un ja mēs runājam par tādu sportu kopumā, par to, kādā veidā tam būtu jāvirzās, tas būtu normāli, tikai normāli, ka ja mēs runājam vienalga par kuru sportu, ka vislabākais vērtējums, vai tas ir kas cilvēks, kurš ir atnāks gatavs novērtēt, gatavs maksāt, tas ir vislabākais vērtējums, un tas ir vispār priekšnosacījums tam, lai tādā profesionālā sportā, lai mēs varētu runāt par kaut kādu attīstību, jo ja mēs taisam un ja cilvēks nav gatavs to visu novērtēt, tad jau īstenībā ir, atgriežoties pie lielā sporta, Latvijas lielā sporta jautājuma, tad priekšā mēs to darām, ja mēs to nevaram konvertēt vai biļešu izteiksmē, vai kaut kādos sponsoru līdzekļos, vai kaut kur naudiņā. Es domāju par to virslīgā, kad var cilvēks nopirkt virslīgas abonementu. Tā kā es nopērku reāli brīvā tirdzniecībā kaut kādu summu un ne uz visām virslīgas spēlēm. Jā. Mums taču bija. Nē. Abonements tādā izpratnē tas ir ekskluzīvs un ļoti ierobežota apjoma abonements. Bet viņi dabū klubu pārstāvi kaut kā. Viņi dabū klubu pārstāvi un partneri. Partneri organizācijas. Klausies, pa cik tu būtu gatavs pārdot virslīgas abonementu? Tur droši vien būtu jārēķina vidējā biļetes cena un jāreizina ar kaut kādu koeficientu, kas ir. Tur var redzēt, ka bankā strādā. Tā godīgs tāds. Pasaki štuka un visu, aiziet. Nē. Izspēlēsim šodien virslīgas abonementu. Nē, vietu virslīgā. Donu piedod. Labi, ja jau aizsniedzas, es nezinu, vai tev taču nebija, ne? Es vinnēju vienā no pirmajiem 2 pašās pirmsākumos. Esiet kā ainā. Tagad es neesmu. Bet vienalga, tu biji, man liekas, par futbolu, vēl nebija. Es biju viens no pirmajiem patroniem. Jā, un tu vēl arī LFF tur gāji pie, tu man stāstīji. Es aģitēju, jo tāpēc, ka es ticēju jūsu ideju un vēl joprojām ticu. Tad tev krekliņš uzlīmītas. Šito uz katra krēsla jūsu ofisā uzlīmīt. Man tagad būs jābrauc kaut kad tuvākā laikā vienā ārzemju braucienā. Centīšos paņemt līdzi. Mēs ko izspēlējam? Keponu, jā. Labi, jo Keponu, tā Keponu. Kāpēc vairs neesi, starp citu? Man tagad nomainījās kartes. Šī stāsta, zinām. Man tā FK Rīga par algu. Bet tā par kartēm. Iepausējuši ir dzirēja baumas Superkaus. Jā, starp citu. Būšot, mums čatā čukstē cilvēki tā kā. Es zinu par Livonijas kausu, bet par Superkausu droši vien nevaru pateikt. Livonijas kausa bija. Nav plānā Superkausa Latvijas? Varbūt, ka viņš ir, bet viņš varbūt citos kabinetos. Kausa ieguvējs un čempions tā kā, jā. Tā pa to ideju ir runāts. Un tā, ja nevar teikt, kā tā ir jauna ideja, bet... Kur spēlēs? Bet es šobrīd, godīgi sakot, es pirmo reizi šobrīd attiecībā pa nākamo gadu šobrīd. Nopietni? Jā.
Tas labi. Es tiesāšu to spēli. Krišjādi. Ziemas kausa. Tas ir tas Livonijas kauss, kur šobrīd notiek pārunas, lai saprastu Igaunijas un Latvijas klubu intereses un vajadzības. Jo tur droši vien jāvērtē kā idejas viena no, es nezinu, vai iniciatori, es nezinu, kā tā saruna sākās, bet jebkurā gadījumā skaidrs, ka Igaunijas klubi nebrauc tik daudz uz ārzemēm. Visi 5 būs pa 2 reizes minimums. Man tas grafiks aptuveni melnraksts ir zināms, un varbūt, ka tur tik daudz, varbūt, kā pagājušajā gadā, kā šī gada sākumā tāda varbūt nebūs, bet jebkurā gadījumā, priekš tāda, kā lai saka, 10 uz 10 turnīra, es domāju, ka tas būs stipri pagrūti. Vai tev ir zināms aptuvenais nākamās sezonas kalendārs? Mēs šobrīd esam izveidojuši tādu, nosacīt runāt, pirmo draftu, un mēs atgriežamies pie tā, ka šobrīd droši vien, ka pēdējā kārtā jāspēlē Rīgai pret RFS? Tur, lai es tagad nesameloju. Man liekas, ka tā varēja būt. Es tiešām ceru, ka visus gadus ies punkts punktā. Zini, kā, tas ir jautājums, ko man pēdējās, tagad jāsaka tā, ka tā uzmanība no žurnālistiem un medijiem ir diezgan liela. Jā. Reiz gadā tā tas stunda pienāks. Jā, nē, un viņa katru gadu kļūst aizvien lielāka, un tas vienmēr tas jautājums parasti, šitā bija sezona baigi forša, ko tu sagaidi nākamajā sezonā? Respektīvi, kas var būt vēl foršāks? Un tādā momentā, kad mēs pirms 2 gadiem runājām, un tad toreiz bija Rīga, Daugavpils, es neatceros, kādi tur tie bija punktu izkārtojumi, jā, bet tad likās, jau šogad tā bija, tad nākamgad tā nebūs. Un tad bija nākamais gads, un tur vēl vairāk izšķirās. Un tad mēs pagājušajā gadā runājām, liekam to kalendāru, šogad točni tā vairs nebūs. Ja? Šogad ir tā, ka tur 1. vieta un 3. vieta, un tad tur vēl tās pārējās vietas. Ja? Un principā mēs šobrīd zināt par to, kas būs nākamgad, prognozēt ir diezgan sarežģīti. Tas, kas mums ir jāizdara, mums pirmkārtām ir jāpaliek pie viena tā jautājuma, kas mums kopēji vieno un kas mums ir ļoti svarīgs ne tikai klubiem, bet es domāju, ka arī visiem līdzjutējiem, visiem tiem, kas nāk vasarā uz stadionu, kas novērtē ar savu naudu, tā skaitā ar Eiropas kausu sezonu. Tas kalendārs, kas ir iepriekš, ko mēs esam veidojuši, viņš ir tomēr zināmā mērā arī radījis priekšrocības mūsu klubiem piedalīties Eiropas kausos. Ja? Līdz ar to tam ir jābūt un tam principam ir jābūt saglabātam un viņam ir jābūt ievērotam, jo tas ir principā mūsu kopējais panākums. Runājot par visu Latvijas futbolu, kā lai saka, panākumiem. Ja? Mēs tam varbūt nepieskārāmies, bet mums ļoti katastrofāli pietrūks skaļu panākumu, un tas ir tas, kas vajadzīgs. Mums, ja mēs šajā virzienā varam kopistiski vienoties, ka ir kaut kādas lietas, ka mēs varam salikt kopā, un mēs redzam, ka tas palīdz, mums tas viss ir jāizdara. Vienkārši turpmākos 5 gadus to top 2 Rīga un RFS, un viss būs. Tas ir, tu prasīji pa 5 gadiem. Jā, 5 gadu kontekstā, tātad 5 gadu kontekstā tiek uzkrāts reitings, un mēs iegūstam, pieņemsim, 32. vietu, kas mums ir viens no cerībām. Mērķiem, jā, tad mēs iegūstam pozīciju Eiropas līgu turnīrā, mēs iegūstam citu līmeni solidaritāti finansējumā, respektīvi mūsu klubiem, nevis mums kā virslīgai, bet mūsu klubiem rodas citas iespējas, un tas atkal savukārt veido to, pa ko mēs gribam. Mēs gribam, lai cilvēki nāk uz stadionu, jo tā visa atnākšana uz stadionu, tas jau nav tikai par to, ka es aizvedu vienu spēli, tas tomēr ir par to, ka tur atnāk bērni, tur veidojas apkārt intriga, tā diena kļūst par notikumu. Kā es nesen uzzināju, ka patiesībā jūsu reglamentā virslīgas esošs punkts, ka visiem virslīgas klubiem jānošana paika. Ēdienas, kafija, tēja, kaut kas tāds stadionā. Tas ir reglamentā iekšā. Tas ir komerces reglamentā par sadaļā par to, kā saka, to viesmību. Bet atgriežoties pie tā, pa ko es teicu, pa tiem panākumiem. Jā, mēs redzam par to, kādā veidā, kāds tāds ir Latvijas tāds sporta vidējais patērētājs. Mēs ļoti bieži runājam par to mūsu futbola burbuli. Bet mēs aizmirstam par to, ka, lai tas cilvēks atnāktu uz to stadionu, viņam ļoti bieži ir vajadzīgs tas notikums. Un RFS dalība grupu turnīrā viņi ļoti labi parādīja par Latviju, Horvātiju tūlīt. Arī Horvātija. Un tur tie cilvēki, viņi pulcēs, un viņiem tā sajūta jau nav slikta. Un tas ir tas stāsts arī par to pašu Rīgas derbiju, kas ir izveidojies, tā kā jau zināms, atpazīstams zīmols ne tikai futbola, bet arī ārpus futbola sadarbība, jo tādā momentā tā spēle ir notikums. Ja? Un tādā momentā, kad tā spēle ir notikums, tad ir iespēja aizķert un paķert kaut kādus līdzekļus par to, ka tas atstās tādu iespaidu par to, ka tev gribēs vēlreiz atnākt uz stadionu. Bet man galvā paliek, ka es neatceros, pret ko spēlē RFS grupās Konto stadionā, un pēc 3 vai 4 dienām bija virslīga spēle LNK. RFS bija pilns, cik tur tagad 6-7 tūkstoši, un LNK bija 200 cilvēki. Tas ir tas hypes. Bet tā ir tā otra lieta. Skaidrs, ka tev vienā dienā ir tur Fiorentīna, un tev pēc tam ir jāspēlē regulārā spēle. Plus tā viena Fiorentīna Rīgas centrā, un
Bet redz, pie mūsu apstākļiem, pie tā, kas šobrīd kāda ir tehniskās iespējas, ir jāsaprot, ka skatītāji tā ir viena lieta, bet līdzutēju uzmanība caur sociālajiem tīkliem, caur televīzijām, vispār to visu var izmērīt. Un tā, ka mēs paskatāmies par to, kādi tie bija tie reitingi, tie visi Google dati, kas rāda par to, cik ļoti interesējās par to pašu RFS un par to, par futbolu, mēs redzam, ka tas vienkārši velk sev līdzi. Tas varbūt vēl neparādās kaut kur tribīnēs, bet jebkurā gadījumā tā interese, viņa ir un viņa veidojas. Bet, lai tas viss iet uz priekšu, tam visam ir jākļūst par patstāvīgu. Nevar pazust, kā Spartaks pazuda, piemēram, vai Ventspils. Tradīcijas, jo, ja RFS 15 gadu spēlēs Eirokausos, katru 3. 4. gadu dod Dievs vai Rīga grupu turnīrā, jo mums tagad taču, vecākais klubs meta. Mums nav baigi daudz iespēju. Mums vienīgā iespēja, tāpat kā jums, tam, ko jūs darat, tāpat arī mums ir vienkārši godīgi jādara savu darbs. Mums ir jācer, ka mums nedos kaut kur paveiksies. Nē, Ainar, nepiekrītu. Kad parādījās konferences līga, es uzskatu, ka tas vienreiz 3 gados Latvijas klubam jāspēlē grupu turnīrā. Ar tādiem, ar to, kas šobrīd ir Rīga RFS. Šobrīd pamazām, kas klubu reitings aug. Klubu individuālais reitings arī pamazām akumulēs aug. Atkarībā no tā, kā tur būs ar visiem tiem čempioniem, izsētie, neizsētie. Skaidrs, ka to nevar ielikt ar 1. gadu, un pagājušā gada Valmieras piemērs to parādīja. Ka tas bija slikts čempions, priekš reitinga. Ja mēs skatāmies no reitinga viedokļa, bet, jebkurā gadījumā mums tagad jau jāskatās, kas būs uz priekšu. Tur tās izredzes ir lielākas. Jāskatās, kā veidosies un formēsies klubi. No kaut kādām intervijām jau var saprast, ka tās ambīcijas ir. Līdz ar to mums nekas daudz neatliek. Mums jāizdara vienkārši Mārim Verpakovskim. Viņa grāmatā bija labs tas citāts. Es viņu varbūt nenocitēšu precīzi. Žigi lasīs, viņš zina. Var noreklamēt. Var noreklamēt, un droši vien, ka viņi ir pieejami grāmatnīcās. Bet tā, ka viņš runāja par sevi kā par sportistu, viņš teica, ka man vienkārši ir jādara viss, un man ir jābūt gatavam tajā momentā, kad man pienāks tas īstais brīdis. Iespēja, un man tā iespēja ir jāizmanto. Tu to liki storijā, tāpēc es zinu šito. Un man liekas, ka tas ir ideāls scenārijs priekš tā visa vispār, ko mēs darām. Dzīvē tev jābūt gatavam, kad ir jāizdara maksimums, Tas stāsts, pagaidi stāsts par U21 spēle. Portugālē. Tā ir interesanta spēlē Maltiņo pret mums un vispārējie, un Ševļikovs treneris, un viņš saka, šodien, tiešām tā arī ir, es te nesmējos, šodien ir lielā jūsu iespēja dzīvē, parādiet sevi, tur Portugālē, es neatceros pilsētu, 10 000 stadions, neliels, priekš Portugāles, šodien šeit skauti, un garām šim stadionam skries zirgs. Un kurš no jums ieķersies zirgā, tas arī var karjerā aiziet. Mūs atvazāja tur vienkārši, bez variantiem. Zirga neredzējāt, 0-3 un Antons Jemēļins ienāk. Лошадь кто-то видел. Tas ir līdzīgs par iespēju. Bet mēs visu spēkus atdevām, tur nebija variantu, ka kādu pamanīs. Tā, Kepons no... To Ainar dažs rokā. No Ainar. Šitas uz visu dzīvē atcerēt. Kaspars Ba. Kaspars Ba. Kaspars Ba. Kaspars Ba. Tu jau zini, kas darāms, Dod ziņu, mēs tad dosim ziņu, viss būs ok. Ainar, paldies mūsu Patreoniem, kā vienmēr teikšu. Paldies Lāvasam, ka mēs sēžam šorīt, un paldies BetSafe par to, ka viņu logo ir tur stūrīt augšā. Paldies! Man liekas, ka sarunas laikā tev balss pazuda. Man bija šodien 2 koncerti, mēģinājums izrādi. Un rītā man valsts svētki ir samata. Bet tas ir darbs. Klau, Ainar, jums ir kaut kāds PR departaments virslīgā? Jā, Pauļus vada. Jā, es vienkārši domāju tādu fišku, vai jūs darat tādu lietu, vai jūs promotējat mēdījiem, kas tas ir par ko rakstīt, vai jūs mēģināt sūtīt to knižku par kādiem virslīgas atsevišķiem spilgtām personībām. Neatkarīgi no kluba. Bet tad ir spilgta personība kaut kur tur, un jūs vesat pāri uz tik Klau, žurnāls ieva no sērijas, tā kā, Klau, zin kā, jums rakstīt tāpat ne par ko, Reku varētu, te mums tāds cilvēks. Mums tādas sarunas ir bijušas, bet, kā lai saka, mums tur tad uzreiz, kā lai saka, medija arī ir bizness. Es zinu, ka medija arī ir. Naudiņā jāuzreiz. Budžets. Es zinu, ka medija arī ir bizness, bet tāpat laikā tiešām nes tikai klubus un visu to struktūru, bet ir trāpās tiešām kāds jēdzīgs, kurš varētu medijiem interesēt cilvēks komandā kādā,
Jo tas ir jūsu interesēs, tā kā viņu pārdot, tā kā. Nē, nu viņu pārdot, dabūt to līgas kaut kādu raskrūtku, kā saka. Nē, nu tur ar tiem, ar kuriem mums tas kontakts varbūt pašiem izveidojas personīgāks, tur viennozīmīgi, nu tur, kur mēs gribētu būt pēc 5 gadiem. Es ceru, ka mums tas arī izdosies un ka tas arī veidosies. Okay. Nu, pirms pēdējās kārtas tu biji TV3 vai LTV1? LTV. Visur. Kā tas notiek? Tu sasam producenti, tā kā, Jūs paši uzprasties vai LTV? Es uzsūtīju ziņu Raimondam. Es teicu, ka Džekišam, ja? Jā, ka ir foršs notikums, kāds ir gaida. Tā tas notiek. Jā, un tādā ziņā mums jau, tur es tikai labu varu pateikt, mums jau Latvijas televīzija ir daudz draudzīgu cilvēku, mums vienkārši tas jāturpina attīstīt. Ar TV3 tas padarās, vienkārši uzsver producentē ziņu un... Skatīsimies, tur mums arī ir futbola cilvēki un jāstrādā tajā virzienā. Ainār, paldies, mēs tas bundas daudz ilgi runāt. Šitā bija pirmā epizode. Jā, un daudz tā saka. Man ir prieks, ka mēs runājam par virslaiku tik maz salīdzinoši. Jā. Man liekas, ka mēs forši kaut kādā veidā pastāstījām par tevi, nevis mēs, bet tu. Un cerams, ka tev izdosies un nekur tu no futbola neaiziesi. Un pēdējais jautājums, vai tavuprāt, ja futbola virslīgas pārstāvim automātiski būtu jābūt LFF valdē? Es uzskatu, ka jā. Jūs gaidat PPK virslīgā? Tu jau man to uzdevi pirmajā atklāšanas sezonā, un es teicu, jūs tagad atpaliekat no grafika. Tā ir, jā. Priekā. Paldies. Tiekās 2039. gadā. Paldies, ka skatījāties. Abonējiet, lūdzu. Daudz skatās, kas neabonē. Spiediet laiku un abonējiet. Es nezinu, kaut ko tas dod. Tā kā, un, kā teica Ainārs, dati ir svarīgi. Uzspied laiku un subscribe. Paldies. Čau.